Zini, Kris Williamson? Nē, es nezinu, kas... Viņš ir podkāstā, tā kā viss, viens no top 10 podkāstiem pasaulē. Jā. Un Ko viņam ir? viņam vienkārši pa Modern Wisdom viņam sanāk. Viņš vienkārši aicina cilvēkus, kas viņam interesē, ko viņam interesē runāt. Okay. Un vienkārši par visām tēmām, kas viņam tajā brīdī interesē. Un jā, viņš kaut kāds top 10 podkāstos. Es noskatījos viņam pirmo podkāstu. Tā kā paši pirmo? Tas jau kaut kāds gadus apkārt, gan jā? 2 gadus apakaļ. Es nezinu, cik gadus, bet daudz, kāds 10 varbūt pat. Es tam galvas nezināšu. Bet jā, rītīgi interesants līdz, un tas production value vienkārši crazy. Un sākumā nebija crazy. Nu, jā. Es arī skatījos Aleksu Mozi bielicis, kur viņš tā kā revivo savus vecos video, un viņam pašam pilnīgi cringe. Es arī to redzēju. Tas bija rēcīgi, jā. Ieliek visu perspektīvā. Labi, mēs šeit runājam pa pirmajām reizēm. Biznesa kontekstā pirmajām reizēm. Respektīvi, mana pieredze pirmā reize biznesā piķi, man viņš nāca tā kā, es teikšu, nezinu, ilgi. Jā, man toči sanāk ilgi. Un es domāju, ka tas ir kā kuram. Cik es zinu, ir cilvēki, kuriem ir vieglāk dabūt to pirmo Eriku, un cilvēki, kuriem grūtāk. Kā tev bija? Tas arī kā skatās, kā, kurā mirklī tu nosaki to biznesu ir. Jā. Jo, ja pastāst kaut kā uz bērnību, es visu vasaras, man nebija tāds vasaras, ka kā, es kaut ko tur čilotu. Es vienkārši visu laiku rukāju, kaut kur tur braucu zāli pļaut, kaut kā vienkārši hasloju, kā, tur pie kaimiņu gāju, vēl kaut ko darīt. Kā, visu laiku bija tas jau kopš bērnības, man tas tā bija. Aha. Bet tā, ja paskatās, tad pirmajā laikam, jā, nebija viegli. Tā kā bija tāds ļoti liels excitements bija. Tā kā, kad tu uzdrīksties, kaut ko mēģini jaunu, tā kā, un tad mēģini sanāks, nesanāks, kā būs. Bet man bija rītīgs learning curves. Tāpēc es saku, manuprāt, kā kuram. Jo man bija tā, ka labi, jā, bērnībā bija kaut kāds šeptis, bet es īstenībā bērnībā nebija tik liels hustlers, atskatoties. Bet kad es biju, nezinu, 18, 19, tad jau man bija tāda juška, ka es gribētu uzņēmumu darboties. Kaut kā bija mēģināt, jā. Un tad es teiktu, ka tas bija tas pirmais periods, kad es tā kā sāku mēģināt nopelnīt savu biznesu. Nezinu, 5 gadi pagāja. Jā. Līdz tā kā actually es tā kā varētu teikt, ka ok, safe, es kaut ko pelnu no uzņēmēju darbības. Jā. Un tur bija kaut kādi pa ceļiem, tur īsti tā nav. Nezinu, ka 20. gadā mums sanāca kaut ko nopelnīt par kodiem. Tas bija Covid laiks, mēs pārdevām QR kodiņus telefoniem. Jā. Ko, lai vieglāk vienkārši skanēt. Okay. Es 3 mēnešus, lai palaistu to mājaslapu, pavadījām. Un tad beigās nopelnījām 1000 kaut ko no vienas arotbiedrības. Mēnesi vēlāk, ka cancelojās viss tā QR programma. Tad bija rēcīgi. Teorētiski tas ķeksīts bija. Jā, tas pirmais sērijas bija. Bet tad bija tas 4 gadi, un tad tikai nākamais. Teiksim tā, kaut kāda cenas tur pa ceļiem. Bet tas nekas nopietnas nav. Un es nezinu, es tā kā pieņemsim, tagad es gatavojušam te, es rakstīju arī vienu substakās, ierakstīju to kā postu. Es mēģināju aprakstīt, kas tā kā psiholoģiski bija tā biznesa škrola. Kas psiholoģiski bija tas blokers, kāpēc tik grūti tā kā dabūt bija to pirmo Eriku. Un man ir idejas, manuprāt, kas man traucēja. Es nezinu, varbūt arī par to padomāju. Varbūt tev bija kaut kas, vai tev bija vieglāk, jo tas ir kā kuram? Man laikam bija vieglāk, tā kā man nebija tā, ka... Es arī tagad tu sāki runāt par to, kad sāki, jo man iepriekš bija kaut kāda bērnība ar side hustle, tad es vienkārši tur strādāju, bet īstenībā tā, ja pasās apakaļ, tā tiešām eksperimentēt, skatīties, tā kā es sāku kādus 5 gadus apakaļ tikai, kad man bija kādi 2-3 gadi, tad ziņā, tu pat ātrāk sāki nekā es, un no kurienes vispār man tas aizgāja. Es nenormāli daudz visādos hackatonos piedalījos universitātes laikā. Mēs, man liekas, vienkārši, es nezinu, kad uz 11, 20 piedalījāmies, un mums bija, reāli tas, ka mēs kaut kādu naudu izcēlām, tas reids tik augsts, ka mēs, man liekas, kaut kādu štuku mēnesī vienkārši uz hackatoniem cēlām ārā. Normāli side hustle. Bet tur galvenais arī viss bija tāds, ka attīst pēc tam to ideju tālāk, un tāds, mums bija tāds, ka mēs tik piedalīsimies konkursos, un beigās mēs palikām tik nekaunīgi, ka mēs vienkārši to ideju, kas bija iepriekšējā hackatonā, prezentējām nākamajā hackatonā. Ļoti cik mēs liela komanda bija? Bija dažādi, parasti mēs bijām kaut kur 4 cilvēki,
Un tur varēja pat kaut 2 pakus uz komandu izcelt ārā, un tad 500 no katram. Kāpēc jūs nemācāt tālāk tām idejām? Tām idejām? Labs jautājums. Mums tas vispār nebija fokus. Tas bija vienkārši kaut kāds domu lidojums, skatījāmies, darījām. Jo tur bija tādas arī diezgan interesantas tādas idejas. Un, tas vairāk bija tā, ka mēs bijām visi arhitektu komanda. Un tad, protams, mēs gājām pa to. Un, lai kaut ko tādu sākt, tā arhitektūra tas ir diezgan pricey. Mums tur bija kaut kāds pat pirmais hackathons, kurā mēs uzvarējām. Mēs uzprojektējām ūdens turnī viesnīcu. Tas būtu diezgan dārgi man pavilkt. Jā, sanāk, jums tas projekts realizēt, vai tas vēl nekā pāris tūkstoši tur? Pat vairāk, simtiem, ja pat nekādu lēmumu. Ok, sapratu, jā, ok. Un kas tālāk? Kad tu teici, kad nezinu. Tagad tev sanāk, ir tas arhitektūras birojs, ko tu rano, ne? Jā. Tas jau kādu laiciņu tagad notiek? Pirms tam gan jau bija vēl kaut kas, kas tev setapoja to domu, kad es gribu sākt to arhitektūras biroju. Kas bija tā tu atnāk apakaļ bildi, kas varēja būt tas pirmā tā sēkliņa? Pirmais kapēki, kas iekrita tieši šajā virzienā, kurā tu esi nonācis tagad? Tagad es reāli sāku, ko es varētu teikt, ka tas ir tas biznes, pirmais tas piķis, var teikt. Bija tā, ka es biju prom Kostarikā un brīvtīgā džungļos, man principā nebija ko darīt. Es varēju iet pa pludmali, bet cik tu ies pa pludmali, es tur 3 mēnešus dzīvoju. Un es sāku skatīties, un es mākslīgo intelektu uzgāju. Tas bija vēl pats sākums, kad principā viss tas bija. Un es par to baigi interesējos. Es aizgāju pa tādu radošo, pa Midjourney, kur ir bildes ģenerēta un tāda. Es ieliku Fiverrī gigu, ka es tur ģenerēju bildes, whatever, ko tev vajag. Un tur bija kaut kāds pirmais pipars paņēma, viņam vienkārši kaut kāds bildīts uzģenerēt, tur, $20 kaut kā tur ienāca iekšā kaut kur no, Amerikas, čalītis paņēma. Un tāds aizgāja, pēc tam vēlāk bija jau nākamais, un tur bija grāmatas vāka, viņš gribēja, lai uztais, un tur ļoti detalizēti, un tāds, es negribu, es laikam uzliku kaut kādu $120, kas man likās dārgi, un viņš tikai piekrita. Un tad viņš saka, hei, man vajag labojums, bet es vispār negribēju darīt. Es viņam saku, ok, vēl tur naudu. Un beigās es no tā viena grāmatas vāka izcēlu kaut $250. Un tas bija man tāds, wow, ar to var nopelnīt, jo labi, tāda summa man maksā, tad es esmu gatavs darīt par to, kas man nepatīk. Jā, interesanti. Rekur es esmu uzgājis to pakalpojumus. Man ritīgi interesanti likās, ka tu atgādināji par to Midjourney. Tagad sāk nākt ārā tas Midjourney vispirkals. Kā mēs tam piegājām, tam projektam bija, ka mēs vienkārši sākam spamot Etsy. Yeah. Tajā laikā es vēl strādāju kā digitāla mārketinga speciālists, full time. Un tad pa nedēļas nogalēm, pa brīvdienām, pa visu to brīdi, kad bija brīvs, es vienkārši ģenerēju tā kā gultas pārvalks, kaut kādas aizskaras, kaut kas tam līdzīgs. Vienkārši visādus dizainus, kā tēlu dizainus, kas skalējās. Un tad mēs vienkārši spamojām Etsy pilnu ar visādiem produktiem, ar AI ģenerētiem tiem patterniem, tad mums vienkārši nobanoja. Okay. Tas interesanti atnes apakaļ to vīziju. Un, ja tu atskaties, pirms es sāku pelnīt ar pakalpojumiem naudu, mans tas track records bija kaut kāds plānām e-komercija galvenokārt. Visā kaut kāds startup arī, mēs arī tur inkubātoros piedalījāmies un tam līdzīgi. Un kaut kāds kapeiks šur un tur. Bet katru reizi kaut kā man sanāca, un tas tāpēc es gribēju sākumā pieminēt tīri psiholoģiski, jo man bija ritīgs blokeris, jo man sanāca vienmēr kaut kā izspīties ārā no tās idejas vai izspīties ārā no tā biznesa, ko es veidoju, ar to, ka kaut kas neveicās. Un man bija tā, ka, respektīvi, es izgāju cauri visiem šiem cikliem, tad vienā brīdī man tad bija tas digitāla mārketinga speciālists darbs, ko man atlaid īstenībā, jo viņš nebija labs. Full disclosure, ja. Es vienkārši tajā laikā vēl nebija labs. Tur viena lieta par skilliem, par citu lietu arī, ka tur ir daudz skillu iesaistīti. Tur bija jāmenedžē arī cilvēku un jāmenedžē viss kaut kas. Tur, es biju underqualified tajā laikā. Tagad es gan jau varēju pasaukt, cits arī. Un man atlaida, tad bija tāda realizācija, ka pagaidi, man jau ir kaut kādas prasmes, man paņēma tajā darbā. Man kaut kāds jau tur iemesls, kāpēc man paņēma ir. Man ir jau kaut kādas prasmes un nav īsti iemesls, kāpēc man vajadzētu būt uzņēmumā, lai es tās prasmes pārdot kādam. Es vienkārši varu pamēģināt atrast kādu citu, kas vienkārši man samaksāt par taisnu. No middleman. Un tad es sāku to eksperimentēt. Un tur arī bija learning process.
Bet sākās visa automatizācijas, tas hypiņš, jā, es to sāku ritīgi mācīties, uztaisīju tik portfolio, ritīgi liels preps bija, lai es tā kā pārliecinātu sevi, ka es rubīju pieteikami, lai es reāli sāktu tā kā outreach. Jā. Un tad es tīri uz quantity paņēmu Upworkā, kas vienkārši sāks līdz 10 pieteikumus dienā. Un tad pieteicās kāds. Tad kāds pieteicās, faktu, man vajag atbildēt. Un tad pirmais bija tāds, tas closings bija drausmīgs, jo es neko nezināju, kādas cenas, es nezināju, kas notiek vispār. Es saļimu pie tuvākā pressure, vai ne? Un es tāds, jā, ok, labi, es uztaisīšu šito par $64. Man vajadzēja pastīties, ka reāli kaut $64 bija. Un es uztaisīju čeku par $64. Man tas pamatojums bija, kad es tā kā biju iztēlojis, ka man tas prasīs kaut kāds 2 stundas. Un tā kā 2 stundas reizes €3 par stundu, jā, kaut kas tāds. Un cik reāli aizgāja? Nedēļa vairāk, vecī. Tur bija drausmīgi, tur bija nedēļas, manuprāt. Un tur bija drausmīgi, tā kā pa naktīm. Rītīgi grūti, visādi fiksi, visādi scope creepi, kas aiziet, kur sākumā jūs norunājat vienu, tad pēc tam iet un tā kā tā attīstās. Un tomēr, kur tie $64, tad tas pirmais pamatīgais iebērziens, kur tu vienkārši disproporcionāli tik daudz laika ievelk, lai dabūtu to tur. Nākamais deals ienāk, man ir bail no tā. €500. Un es arī tā kā tu, es neticēju, ka, it kā likās, jā, it kā safe, bet, es neticēju, ka €500 actually var kāds sapiķot. Man bija tāds, es neiešu cauri atkal tam $64, €500. Vispār nekas. Viņš, ok, davai. Un deals. Un tas tā kā reiz shifto to mindset, tā kā teica, ka tev vienkārši netīšām sanāk tā kā saprast, ka cilvēki gatavi maksāt, ja tu viņam atrasina problēmu pieteikam. Un pašā sākumā kaut kā tas tā nešķiet. Kas bija nākamā progresija priekš tevis? Es vēl to gribēju pajautāt, vai tev arī bija tā, ka tu ņēmi projektus, kurus tu pat nezināji, kā uztaisīt? Jā. Un tad tu tā kā mēģināji saprast, kā to izdarīt. Jā, un man bija daudz reizes tā. Tur bija tie pirmie darbi pa lielam ir tādi. Un tāpēc arī savā ziņā es domāju, ka viens no faktoriem, kāpēc ir tik grūti pavaicāt to naudu sākumā, jo tu vienkārši nav pašam sev ar sevi bijis tas track records, ka tu to vari izdarīt. Es domāju, tas ir liels faktors, vismaz, kāpēc man arī pirms tam tajā visā e-komercijas bazarā viss negaidīja, tāpēc, ka es pārdevu produktu, kurus pats līdz galam nesapratu. Ne? Es nezināju, kā tas logistikas triens iztaisies. Tur vai nu print on demand taisīja, vai nu dropshipoja, vai kaut kādu tur schēmoja visu ārā. Un paši vienkārši nebija tā pārliecība, ka tas produkts tiks līdz tam cilvēkam. Atceros, ka mums e-komercijā bija viens sales, kas aizgāja, un mēs viņu uzreiz refundojam. Mums bija bail, ka tas produkts neizies no dropshipping. Un mēs nevarējām nemaz izskot, vai tas produkts tur aizgāja vai ne. Es atceros, tas bija rēcīgs storijas, jā, ka mēs kaut kur ASV kaut kādai čēpai tur strūku viņu pārdevām. Jā, un man tieši tas pats bija, jā, ka tu tā kā pieskaties darbiem, kur tu vienkārši nesaproti, kā tu dabūs gatavu, un tu vienkārši mauc kaut kādas naktis, līdz tu izfunktērē. Un jā. Bet es nezinu, kā tev, bet es arī tā darīju. Un tas bija vislielākais dzinulis, kā, lai to izdarītu. Jo tagad tu darīji, protams, tur pastīšos kādu video, kaut ko tādu. Tev tur vienkārši termiņš, tev ir jāiedara. Tu nevari tikai vienkārši skatīties tur, jo, man liekas, bieži vien tas, ka tu vienkārši ieiet ar researchā, ka tu ķipā pēti, un tev liekas, ka tu kaut ko dari produktīvi, bet īstenībā tu stāv uz vietas, tagad tu neko nedari. Bet, kad tev ir reāli pressures no ārējā, jo arī, piemēram, saka, ka kā var iemācīties ļoti labi kaut kādu tēmu, tev vajag kādam citam iemācīt to. Ja tu sagatavos to, lai citam iemācīt, tu pats vienkārši ļoti labi iemācīsies. Taisnība. Jā, ja tu nevari pastāstīt to kādam, tas īstenībā to nemāki. Tur arī ir kaut kāda citādi par to. Bet jā, ko es vēl gribēju pieminēt pie šāda paša, pie tā dzinula, ir tieši tā kā tu saki, ka tu taisi priekš sevis. Vēl viena nianses, ko es esmu pamanījis tajā, ka tu īsti pat nevari, pirms tu sāc darboties īstiem cilvēkiem, pirms tu sāc darboties īstiem klientiem, tu īstenībā pat nevari noteikt, kas ir vajadzīgs. Visi, es tā kā rītīgi laiku veltīju taisot to portfolio, tajā laikā tur bija Make populārs, es taisīju Make.com, tur visādi tur workflows, lai es varu parādīt cilvēkiem, ka hei, šito var iztaisīt. Bet tā, kad man reāli vajadzēja tam $64 implementēt to workflow praksē, pilnīgi citādāk. Tas, ko tev cilvēks stāsta internetā, bieži tie YouTube vidi, ko tu māci, vienkārši nav akurāti tai realitātei, tāpēc, ka, loģiski, viņiem jau tev vajag to informāciju prezentēt tā kā digestible un tā kā vispārēji. Viņi īsti nevar tev ļoti nišīgas lietas stāstīt, jo viņiem būtu 1000 vidi, ka neviens viņus nestīties. Viņiem ir tā kā savā ziņā tas wrappers, kas ir tas YouTube vidīgs, ir izveidots, lai viņu maksimāli vienkāršotu. Tajā procesā tas zaudē visu to nuanci. Un tad, kas notiek, ir,
kad tev īstajā dzīvē, ka cilvēks reāli prasa kaut ko izdarīt, pirmkārt, tas pilnīgi atšķirsies no tā, kam tu prepojies. Un vienīgais veids, kā tu sapratīsi, ka tas ir, ka tu vari reāli to izdarīt, ir tā kā to darot. Un tas pressures ir tas, ka tev kāds cits cilvēks reāli gaida, ka tu viņam izdarīsi, ka viņš tev samaksās naudu. Un tik līdz viņš tev samaksās naudu, tev tā kā jāpierāda, ka tu vari izdarīt to, ko tu saki, ka tu vari izdarīt. Tas ir tā kā cita veida tāds ego push, vai ne? Jā. Tu īsti nevar uzmest tur mīksto, jo tu visu to sales zvanu tur ritīgi, tur stāstīji, jā, es tur izdarīšu, jā. Un tad viņš to reāli pārskait piķi. Jāpierāda. Jā, jāpierāda. Es kādreiz atdevu refundu. Man liekas, ka nē. No? Man nav bijis, nē. Man gan ir. Mans otrais jobs, tas tur 500 eiro. Jā. Nevar izdarīt vai Nevar izdarīt. Tā kā par to summu nevar izdarīt vai vienkārši to nepietika skills? Nepietika skills. Un es teiktu, ka pat ja tā summa būtu lielāka tajā laikā, es visticamāk nebūtu handlojis to situāciju pietiekami labi, lai es varētu atrast citu pakalpotāju, kas izdarītu to manā veidā. Protams, vienmēr jau tā kā, ka tu tagad, ja es ieberžos kaut kādu, projektu, kurus nevar izdarīt, ka atradu cilvēku, kas var, un tā kā offloadoju kaut kādu darbu viņam. Tajā laikā man nebija tie skilli, nebija tie kontakti, nebija vispār tā zināšana, kā atrast tā kā speciālisti, ja man vajadzētu palīdzību. Un jā, es vienkārši biju, tur bija kā uz papīra likās kā viegls darbs. Tur viņš bija tehniskāk sarežģītāks nekā es gaidīju, krietni sarežģītāks. Es tur visos communities izdargāju cauri, visur tā kā vaicāju palīdzību, es tur vaicāju vairākas reizes, citus tur Fiverr čalīšus tur vaicāju, lai viņi man palīdz. Neviens nevarēja atrisināt, es tur vairākas naktis nočakrējos. Un jā, es nevarēju atrisināt beigās. Un tomēr, zini, kas notika? Nebija pasaules gals. Un tas bija tāds nākamais tāds breaks, kas tā kā manā galviņā notika, ko tu arī nevari simulēt, pirms tas tā kā notiek, kad tu izgāzies. Tu vari vienkārši atdot klientam naudu atpakaļ. Un viņš tev nesūdzēs tiesā. Viņš tev neiznīcinās dzīvi. Viņš īstenībā visticamāk būs ļoti saprotošs. Man bija tā, ka respektīvi, jā, man bija 500 eiro deals. Tas bija caur Upwork. Viņš tā kā, tas refunds, jā, bet viņš ielika escrow. Vienkārši es teicu, ka nevar izdarīt. Viņš cancelēja to payment. Un jā, respektīvi, viņš man beigās teica, hei, vecī, tev bija ļoti laba komunikācija. Jā. Tu kā visu to ceļu teici, ok, tu teici, kā būs, viss ok. Gadās, fine, tu zini, kā to atrisināt. Saku, jā, visticamāk, ja es daru šies, man nav tās prasmes, tev būs jāatrod kāds, kas to rubī. Viņš tāds, ok, safe. Un viss, tā arī beidzot. Dzīvi turpinās. Okay. Kā apārkā tur nav kaut kāds atsauksmes un tā kā nebija kaut kas? Var, bet, hei, cilvēki negrib. Tā kā, tur tā nianses ir, kur, ja tu neesi rupšs un ja tu nemelo, tad nav jau īsti, par ko nevaram sūdzēties. Labi, varbūt tev uzskatīs kāds, kas būs īpaši bēdīgs par savu dzīvi un tev tiešām gribēs iebērst, bet realistiski tā nebūs. Jo vismaz pakalpojumu biznesā manā gadījumā strādā parasti ar citiem uzņēmumiem arī. Es nezinu, kā tas ir B2C, varbūt tur ir citādāk. Varētu tur būt īstenībā krietni citādāk, jā, tur varētu būt cilvēki krietni saltīgāki. Bet B2B variantā tu runā ar citiem uzņēmumiem. Viņi visi zina, ka kaut kur tev jāsāk. Viņi visi zina, ka nevienmēr var visu izdarīt. Viņi saprot. Galvenais, lai tu nemelo. Galvenais, lai nav, jā, lai tu nemēģini tur tēlot kaut kādu tur ekspertu līdz pašam galam un beigās palikt. Jā, kur es 3 nedēļas te teicu, ka viss būs ok. Nav nekas ok. Tas jau vairs nebūs stilīgi. Un jā, viņš man teica, hei, laba komunikācija, viss bija skaidrs, čābīgi nesnāca, viss ok. Atdomāju, atpakaļ viss kārtībā, kad mēnesis dušiņ gruzījos, bet jā, nākamais deals man bija 800 eiro, un tas viss sagāja. Jo tu iemācījies jau to, ko tu vairs nevar izdarīt, tu iemācījies no tā pirmā $64 deala, kā to pareizi, tā kā, packageot, katru to nākamo klientu tu iemācījies vairāk un vairāk, kā actually deliverot to darbu. Katrs nākamais sales pitch tu jau runā tā kā ar pārliecību, jo tu jau esi pamēģinājis. Tu jau zini, ko vaicāt, tu zini, ko ekspektot, zini, ko parakstīt. Kad viņš sāk izmet tev kaut kādu tur prikalu, ko tu neesi dzirdējis, tu pasaki, hei, pagaidi, es sapratīšu, kas tas ir, un tad es atbildēšu, jā, es tad nelikšu priekšu. Un tā tu lēnām iemācies. Tu lēnām pārēji no tā, ka tu uzņemies darbus, ko tu nezini, kā izdarīsi, un vienkārši izdari, un tad tu saproti, ko tu vari izdarīt, un tad tu uzņemies darbus, ko tu actually vari izdarīt consistently, un tas tā kā tas shifts ir. Jā, kā tev pieredze? Es tagad tā parunāju. Īstenībā nē, man liekas, man ir bijis tā kā refunds caur Fiverr. Es vienkārši biju aizmirsis. Man tur bija arī projekts, man vajadzēja uztaisīt NFT kolekciju. Viņi sākumā paņēma tā kā skices uzmetumu, tā kā to es viņai sataisīju, to viņi man samaksāja, un tad viņi tā kā paņēma tā kā pilno kolekciju. Tur bija kaut kāda štuka vai kaut kas tāds. Un man likās, ka mums ir tās skices, ka mums ir viss skaidrs, ko grib, un beigās viņai tā kā es taisīju, un man liekas, tā problēma bija nevis manī, bet tas, ka viņa pati nesaprata, ko viņa grib.
Un es nekādīgi nevarēju saprast, jo es tikai taisu, un viņi saka, nē, ka tas nav īstais. Bet viņi arī nevarēja izskaidrot, ko viņi grib, jo tur bija diezgan tāda specifiska tēma. Tur bija kaut kāds dizaineris, un man vajadzēja ar zaķi viņu apvienot kopā kaut kā tur, Un es rītīgi labi, bet es sataisīju tas artwork, tiešām bija nice, un pēc tām bildēm, ko viņi sūtīja, viss bija un tāds stilizēts. Bet viņi saka, ka nē, nav. Un viņi atsūta kaut kādu bildi, tā kā sākumā, un es skatos, ir tieši tas pats, vienkārši tajā manā stiliņā. Un viņi atsūta kaut kādu citu bildi, kas ir pilnīgi cits stils. Un tad tāds nesaprotu, ko viņi grib, un tur runā ar viņu. Es vēl atceros mēs sazvanījāmies, un viņi saka, jā, man ir rītīgi labi angļu valodas skills, un ka baigi laba komunikācija, un viss viņi tādā ziņā paslavēja man. Viņi acīm redz bija citiem strādājuši kaut kādā Fiverrī, kur tā angļu valoda nav. Un es reāli nesapratu, kurā mirklī mēs tur nesapratāmies. Un tad bija caur to Fiverr arī, ka viņi atcēla vienkārši to pasūtījumu, vienkārši nesaņēma to naudu. Jā, kā bija tā sajūta, ka tu investēji visu to laiku un enerģiju, lai izpildītu pasūtījumu, un beigās hops nekas nav. Beigās jau man viņa riktīgi nokaitināja, bija frustration, un tāds lūdzu atcelt to pasūtījumu. Es gribu tikt vaļā, es labāk to laiku komunikāciju tērēšu uz kādu citu klientu. Man vēl joprojām sajūta, ka manī nebija problēma, bet sajūta bija tas, ka viņi nevarēja pastāstīt, ko viņi grib, viņi nezināja. Jā, jo tur ir vairāk skillset vispār, ne tikai tas pakalpojums, ko tu sniedz, tur parasti ir arī tīpaši, tam pakalpojumu biznesam. Ja tu esi tīpaši viens cilvēks, kāds freelanceris, ja tu esi pat aģentūra, ja tu tur vadi cilvēkus vairāk, tad tur ir vairāk skill, tur nav tikai tas pakalpojums, tur ir jāmenedžē tas projekts, tur jāmenedžē arī tas cilvēks. Un prikals tāds, ka tu nevari nekādīgi to iemācīties nedarot. Tur tā feature. Un tas interesantais, tas sākuma klubnākmens pirms tā pirmā darba, pirms tā pirmā dīla, kur tu izmisīgi, manuprāt, mēģini sagatavot sevi tam, lai tu nemaksātu to iesācēja nodokli. Ja? Tu izmisīgi mēģini visus ceļus iziet, lai parūpētos, lai viss ir set, viss ir sagatavots, lai tu kaut kādā maģiskā veidā nebūtu tas, kurš ieklūp kaut kur. Nevar. Tas nav izdarāms. Tu vari veltīt gadiem sagatavoties, un tu stili neuzinās tā, kā kāds reāli ir, un tu stili nemācies tās. Tev nebūs tie skilli, lai komunicētu, lai setot tos projektus, lai blā, blā, blā. Vienkārši jādara, un tu taisi tos repus, un tāpat tās uz Gmailot. Tu nevari pastīties YouTube video un domāt, ka tu būsi labs. Tev ir vienkārši tas jādara, tev jāiziet cauri, un pēc 100 reizes tu būsi labāks nekā sākumā tu biji. Un tā jau, man liekas, par dzīvi. Es tagad atcerējos, bija viens memčiks par uzņēmējiem, kā uzņēmēji darbojās. Un tur bija ka iznīcinātajā lido pilots, un viņš lāsa manual how to fly. Apmēram tā jau arī ir. Un reāli no dzīves, es gan esmu tā darījis, gan tu esi tā darījis. Visi, kas ir kaut ko dara uzņēmējdarbību pa lielām, viņiem ir tas leap of faith, un tad viņi vienkārši kaut kā izfīčo on the fly. Un manuprāt, viss tā škroba ir. Kāpēc tos pirmos ēriks? Jo respektīvi, kā man bija, es dabūju tos pirmos $64, uzreiz nākamajā mēnesī vai pat tajā pašā mēnesī $500 deals, kas labi izgāzās. Tad uzreiz 2 mēnešu vēlāk, manuprāt, $800 deals. Tad bija vairāk 1000 deali. Tad bija vairāk 1000 deali. Tas proporcionāli iet augšā, jo tu paliec drošāks. Bet tas pirmais sanāk no 0 līdz tiem 65 vajadzēja tos 5 gadus, plus mīnus tur tie izņēmumi. Bet no 0 līdz tiem 65 vajadzēja tur 5 gadus, un tad no tiem 65 līdz tiem, 5K plus, pusgads varbūt, vai ne? Interesanti, kā ritīgi eskalē. Un, sēdēju, es domāju, kas ir tas iemesls, kāpēc to pirmo ēriku dabūt visus priekš manis, un tas nav priekš visiem. Priekš manis bija tā kā disproporcionāli grūtāk, un psiholoģiski, jo visi šitā mācīja, visi šitā informācija, kad, hei, tev vienkārši jādara. Viss jau man pieejams pirms tam bija. Nebija tā, ka es tur dzīvoju uz Akmeņa, Helgas Mozīm un runāju arī pirms tam. Tur viss tas kontents bija, tā kā, hei, tev vienkārši jādara. Un tomēr tev tā kā, kur jau uzciet un lā, ignorē, un turpini prepot, un turpini kaut kā mēģināt izfīčot, kā tu vari to nedarīt. Nav kaut kādā ziņā tā varbūt mūsu latviešu kaut kāda mentalitāte, ka
tu nebūtu gatavs pats maksāt par tādu pakalpojumu, tādu summu. Bet, cik saprotu, tu esi ļoti daudz gājis uz ārzemju tirgiem. Lielākā daļa tev klienti, kas bija tajā parkā, viņi nebija lokāli, viņi bija ārzemēs. Un tur ir pavisam citas tās summas arī. Piemēram, to pašu darbu, bet paprasīt tur 1000. Latvijā tur 1000 būtu reti, kurš varbūt gatavs maksāt. Vai tev tā nelikās? Vai kā? Tas varētu būt aspekts no tā. Es noteikti pamanīju, ka ārzemju tirgos tādās cenas citādāk. Tas pats Prigals, kas vienkārši nosauc 500 eiro par kaut ko, viņam tas jāčil. Viņš darīja, viņam tas. Bet arī, kad tagad esi uzņēmējs, tev nav tā, ka arī tie simtnieki tur nāk un iet, un tas ir tikai ok. Pirms es sāku kaut ko pelnīt, man bija tāda ilūzija, ka, hei, es pelnīšu 2000 mēnesī, dzīvošu labi. Es varēšu samaksāt tur 1000 eiro mēnesī, būs labi, pietiks. Bet tiklīdz tev reāli sāk nākt tie $2000 deali, tu saproti, ka nav. Man vajag rekur overhead, man vajag parūpēties, lai, ja kāds deals ir teineris izkrīt, lai man būtu kaut kāda rezervīta, man vajag uzskailot vairāk, un tad pēkšņi tas barjeri kāp uz augšu. Un tad pēkšņi, ja tu sāc tur vilkt iekšā vairāk un vairāk, tad pēkšņi tērēt vairāk un vairāk. Tas šķiet jocīgi, ja tas atrisina reāli problēmu. Tas tev ietaupa laiku, tas ietaupa tev naudu nākotnē. Kāpēc ne? Es domāju, ka nē. Es domāju, ka Latvijā arī cilvēki ir gatavi maksāt. ASV ir citādāk, pieņemsim vispār pasaulē un ASV ir tomēr citādāk tā naudas tā struktūra. Un cilvēki ir gatavi maksāt varbūt vairāk. Bet priekš manis tas nebija varbūt tas faktors. Jo priekš manis pat nebija tā, ka es tur baigi gāju visur un bļāvu, ka hei, man vajag, lai kāds man maksā. Es teicu, ka man jau bija tas, kad es savā istabiņā sēdēju, gatavoju visādus tur scenārijus, kas vienkārši nav izpildījušies. Zinu to distribution. Tas galvenais mounts, īpaši mūsdienās, kad ar AI var visu kaut kodus prikols taisīt ritīgi ātri. Palielam vienīgais tas diferencējušos faktors vai starp to, vai tu pelni naudu vai ne, vienkārši vai tev ir distribūcija, vai tu vari dabūt, ka cilvēki tev maksā naudu, vai tu vari atrast viņus, vai tu viņus var pierunāt, vai tu vari dabūt viņus noklauzot. Un es vispār neinvestēju distribūcijā. Es tikai tā kā bildoju to schēmu aiz. Un, kad aizgāja tas laiks actually investēt kapitālu vai laiku, lai reāli iet uz jumtiem un bļaut, ka, hei, man ir produkts, lūdzu, pēc, es nedarīju. Es kaut kā vienmēr izfīčoju kaut kādu scenāriju, kaut kādu veidu, kā pagriezt to, nē, tas nesanāks, tāpēc, kad tur kaut kas aizgāja greizi. Tas nesanāks, jo vecīs banoja. Nē, tur nav, tur jāmet mieru šitam, Tu vienmēr atrod tos iemeslus. Tā kā es nezinu, kā tev tu esi kaut ko ārzemju tirgiem darbojies arī Latvijā? Jā, es arī caur Fiverr, es tieši skatījos vakar to statistiku, kad tur lielākā daļa bija Amerika, tur bija kaut kas Brazīlija, Kanāda, kaut kāda Vācija, Polija. Jā, tā kā ir arī ārzemju tirgi. Amerikā ritīgi arbitrāži, ja pieņemsim, mēs ar vienu tur čalītu no ASV, kurš Rīgo Gongs tagad strādāja, un viņš man stāstīja brutāli, ka, viņiem lokāli vienkārši nav tas talants. Vai vismaz viņiem nav tā kā tie cilvēki tik gatavi strādāt, kā mums tur Eiropā vai mazākās valstīs, ja mēs esam izmesuši broki, kur ir gatavi rukāt. Un ASV vienkārši ir tas, ka viņš vienmēr apraš tāds entitlements gan rīzvei. Viņiem tas vienmēr atalgojums summas ir tā kā crazy augstas, un viņi vienkārši nestrādā tik agresīvi. Bet es nezinu. Tur jau es neesmu tur bijis. Tā kā man vispār tev actually grūti pateikt, vai tā actually ir. Es tikai atstāstīju to, ko Pipar man stāsta. Es arī dzirdējis, tā kā tāpēc viens latviešu uzņēmums, nesaukšu vārdā, viņi paņēma mārketinga kampaņu. Viņi tur samaksāja kaut kāds, man liekas, par to video uzfilmēt kaut 50 vai 80 pakasnāts konkrēti. Diezgan daudz priekš par tādu video. Un tas bija tieši ārzemju, tas, kas filmē taisa to. Un beigās viņi samaksāja. Viņi vispār pat neizmantoja to, jo tikai bija diezgan sliktā kvalitātē. Viņi nebija tas, ko viņi gaidīja. Un iepriekš kaut kādā viņi bija sadarbojuši ar latviešu, tā kā bija daudz labākā, lielākā kvalitātē un pat zemāka summa tādā ziņā. Jā, tur varētu būt, ka tā latviešu mentalitāte tagad tik strādā labi priekš ārzemnieku arbitrāžu, tāpēc, ka mums varētu būt, ka, kas man šķiet ir faktors ir tā, ka latviešiem varbūt dēļ mums tās iestrādātās tās audzināšanas vai, es nezinu, tās kultūras, mums ir daudz lielāka sajūta, ka mums ir sevi jāpierāda. Mēs varam reāli vaicāt summas, tā kā mums ir daudz, tas mazāks tas sense of entitlement, es nezinu, kā latviešu ir entitlement, bet daudz mazāk tā sajūta, ka mums vienkārši pienākās kaut kas tāpat vien. Jo, manuprāt, ja es atskatos, viena no lietām, ko es arī pirms tam, kad mēs gatavojamies pierakstīju, bija, kad liela daļa no tā, kāpēc, manuprāt, es tik ļoti prokrastinētoju un atliku un prepoju, pirms es reāli meklēju to pirmo klientu,
jo es nejūtos vērtīgs, ka man kāds samaksā summu, kā es biju iztēlojies, jo ko tu redzi, ne? Tu salīdzini, ja skaties vēl uzņēmumus, kas pelna naudu, viņiem visiem ir office, viņiem visiem ir liels komandas, viņiem ir ekspertīze, viņiem visiem ir pieredze, visiem ir klientu klāsts. Un tagad tev ir 0. Tad sajūta, ka tev vajag kaut kā to fabricēt, vai ne? Tev vajag kaut kā uzpūst sevi tā, lai tu actually būtu pelnīti dabūt to 65 eirikus. Un manuprāt, tas varētu būt tas faktors, kur mēs, tāpēc, ka kurš kādu stāsti, kur gatavi tie cilvēki darīt daudz labāk darbu, daudz zemāku summu. Tieši tāpēc, ka mums vienkārši liekas, ka vairāk jāpierāda. Jā. Tu tajā mirklī, kad sāktu strādāt, ir kaut kāda 9 to 5 darba? Jā, bija tas puslodes sales darbs, ko mēs iepazināmies arī, laikam nevaru saukt. Es tur sales strādāju, un tas bija tā, kad es actually sāku tur Upwork. Pirms tam man bija varbūt viens deals. Tas varētu būt tas pirmais deals, varbūt bija pirms sāku. Un tad es paņēmu pauzīti, tas atkal pamēģināju, tad bija tas viens periods, ka man bija tas $500 deals. Tas arī bija pašā sākumā, kad sāku strādāt tajā sales jobā. Jo es atceros, ka man bija tas puslodes darbs, un tad es naktis rukāju, un tas bija heavy, jo es nācu uz darbu rītīgi noguris, un tad īsti nevarēju būt noguris. Un tad bija tā, kad es izdegu no tā tur refonda, tad bija maza pauzīte, un tad es atsāku, un tad jau es darītu daudz konstruktīvāk, un tad jau viss ok, safe, un tur sāk parādīties klienti, un tad es sapratu, ka es nevaru apvienot, es vienkārši aizgāju. Es sāku riskēt, full all-in aiziet. Tās storijas. Nezinu, kāpēc jautāju par to, vai arī nebija kaut kādā ziņā tā mentālitāte, tad, es nezinu, tev tur pieņemsim maksāt 10 eiro stundā, un tev par dienu tur 80 eiro teorētiski, un tad tev likās, ka tas darbs 2 stundas, un tur $64, ka tas baigi daudz, tas ir reāli 3 reizes vairāk. Gan jau reāli tev pat nebija 10 eiro stundā, tev bija vēl lielāka tā starpība. Tritā loģika, jā. Un tas arī kaut kādā veidā, vai tiešām mans laiks ir tik vērtīgs, ka tu vari tik daudz čārdžot tā paša tā iekšējā tā diskusija, var teikt. Jā, tu rītīgi vajag atkačāt sevi, lai tu čārdžot par tiem rezultātiem, nevis par to laiku. Tā arī, manuprāt, ir drusku tāda mentalitāte, kas tev jāatkačā, ir tīpaši, ja tu esi pieredzis pie tā, ka tev maksā par stundām. Jo vēl ir interesanti nianses, kas man tikko sapratu, kad es aprakstīju, ka tu nejūties īsti vērtīgs, lai kāds tev maksātu, lai tu viņam kaut ko darītu. Bet tu jau to dari katru dienu, kad tu esi parastā darbā arī. Vai ne? Tur jau tas pats vienai tev kāds maksā katru mēnesi konkrētu naudu, lai tu viņam kaut ko izdarītu. Kāpēc, lai kāds nevarētu samaksāt tev kur mēneši uz priekšu, tu viņam izdari mēnešu sākumā visu, ko tu izdarītu un visu dara. Tur ir tīk loģika, jā. Kā tev vispār, tu no paša sākuma jau par projektiem, tev bija tas storijas, ka tu sāki 250 eiro. Tad tu sāki čārdžot par projektiem, vai tu jau čārdžoji par stundām? Nē, es par projektiem čārdžoju, un ja bija kādas problēmas, tad ir ilgāk un risināja problēmas. Un es arī uzņēmos kaut kādas sarežģītas, kuras man absolūti nebija jausma. Un sākumā es tur rīktīgi pats urbos cauri, jo es 1 gadu, principā visu laiku taisīju NFT to artworku. Es pats viņus netirgoju, es vienkārši uztaisīju, iedevu klientam, un ko viņš tālāk dara, tā ir viņa atbildība, pats es tur nelīdu iekšā. Bet tādā ziņā man bija arī ne tikai tās bildes jāuzģinē, bet man arī viss tas metadata bija jāuztaisa, un tur ir kodēšana, un reāli man bija 0 zināšanas par kodēšanu. Ja Midjourney kaut ko ģenerēt, kaut ko mākslas skolā es gāju, kaut ko sapratu, tad programmēšana es biju 0, absolūti 0. Tad es kaut kādā formā atradu kaut kādu to free skriptu, tad vēl kamēr es viņu uzinstalēju, tur vajadzēja to Pythonu uzstādīt datorā, visu, kamēr es tam izbūros cauri, reāli ļoti liels čakars bija. Un, bet man sanāca, aizgāja, to arī visu darīja, bet beigās jau bija tā, ka es sapratu, ka tas man prasa pārāk daudz laika, pārāk daudz enerģiju, ka īsti es negribu to ģenerēšanu darīt, tieši to daļu. Un tad es tāpatās Fiverrī atradu kaut kādu programmētāju, un viņš man par normālām summām vienkārši to darīja. Es nodeleģēju to tālāk. Un tādā veidā es to visu risināju. Salikt kopā tās prasmes, jā. Jā, jo sākumā man likās, kāpēc, lai savu naudu atdot kādam citam, bet īstenībā tas man ļoti daudz noņēma laiku, un es varēju darīt citas lietas, kad es deleģēju to tālāk.
Tas arī faktiski noteikti, ka darbojas vairākiem cilvēkiem, arī sākumā ir labāk. Jo tas pats, ko es pirms tam runāju, ka mēs pārdevām tos QR kodus, vienīgais iemesls, kāpēc mēs tikām līdz tam pirmajam sēlam, jo tas nenormāli ilgi mums tas gāja. Mēnešiem mēs taisījām vienu sūdu Shopify lapu. Vienīgais iemesls, kāpēc tas aizgāja līdz galam, tāpēc, ka mēs bijām vairāk cilvēki. Vienkārši viens otru tā kā bīdīja pār tai finiša taisnai. Ja tas sanāk kādreiz cilvēks, kuram ir dažādi skillseti, tas rītīgi noteikti palīdz. Un tagad arī manā gadījumā, kad es taisu piltuvus klientiem, kas ir tā kā, nezinu, mārketinga automatizācijas daļa no mārketinga automatizācijām. Man sāk ļoti daudz visādas nianses, kuras es nemaz nepārzinu. Kā, piemēram, reklāmas, kas notiek pirms cilvēki tiek līdz piltuvai, email marketings notiek pēc cilvēki tiek uz piltuvi. Visādi kaut kādi nianses, tā kādi posmi no tā visa procesa, kurus neesmu ne eksperts, ne baigi gribu darīt. Un tad, kā sanāk, ja vienkārši, ka tu atrodi citus pakalpojumus nedzēs, kas atrisina šitās individuālas daļas, un tagad cilvēkam, klientam saka, hei, es tev piedāvāju šito daļu par šo summu, šito daļu papildus par šo summu, šito daļu papildus par šo summu. Tas papildus daļas tu vienkārši dod citiem. Un tad nav pat tā jādara, ka tev jāalgo kāds, tu vari atrisināt ļoti daudz, ko vienkārši sakumbinējot dažādu cilvēku prasmes. Man nākamais jautājums, vai tev ir bijuši kaut kādi projekti, kur reāli tu esi vienkārši kā middleman, ka tu nodeleģē tālāk, un ka pašam tev īstenībā tu neko netaisi, tu tikai deleģē, lai tā sistēma strādātu, sailiec pareizos cilvēkus. Man ir bijis pat, jā, tieši nesen vairākas reizes tā bijis. Tāpēc, kad tu pazīstam, kas vienkārši taisa mājaslapas, un man zvana cilvēki, kas sen apakaļ, kuriem varbūt es esmu sācis palīdzēt taisīt mājaslapas, viņi saka, hei, man vajag jaunu mājaslapu, un es vairs to nedaru. Man jau tagad ir manas ekspertīze jau duši izvirzījusies, un es zinu, ka mans produkts viņiem ir pa daudz, tā kā viņiem nevajag manu produktu. Sākumā, protams, mēģināju noslēgt savu produktu. Sapratu, ka nav, tad es vienkārši sakonektēju cilvēkus. Un es esmu starpnieks, es aizēju uz to sales zvanu, tur nopauzoju, bet pēc tam jau viņi vienkārši parūpējās, tā kā viņi parūpējās. Viņi vienkārši parūpējās, lai abas puses dara to, ko viņiem jādara. Tad viena puse nemaksā, tad zvana augšā, tad pusē, ko pazīst, hei, redzi, reiķins, ok. Otra puse ir kaut ko žāvēt, tad zvana tai. Tas ir forši, tas ir veids, labs instants veids, kā darīt. Un ļoti daudz pakalpojums aiziet dara. Tieši tāpēc, ka rekrutā situācijas, kā saprast, ka pie viņiem atnāk cilvēki. Viņi grib lietas, kuras tu vienkārši nevar sniegt, vai kuras negrib sniegt, nav tas laiks. Vienkārši sakonektēja citu. Man vienreiz bija tā kā ļoti crazy situācija. Es konkrēti nezinu, bet es tā nopratu. Bija arī tā NFT kolekcija. Viņiem jau bija tas artworks uztaisīts, bet tur bija viss nepareizi sataisīts un vajadzēja tikai uzģenerēt to kolekciju. Un tur bija ļoti, ļoti sarežģīts viss tas kods un tā. Un sāku komunicēt ar to čalu, kas man tā kā approacho, un viņš vienā mirklī tā kā nolec un iedod citam. Un es saprotu, ka viņš bija tā kā middleman vienkārši. Un saprotu, ka tas cits, viņš arī nav īpašnieks, viņš ir vēl middleman, tikai tur jau bija no īpašnieka tikai 3. Un tad bija es, un tā kā tur bija ļoti sarežģīta programmēšana, es to arī nevarēju tikai vēl tālāk. Es uzreiz sapratu, kas tur ir pa problēmām, un tā es varēju tikai nodeleģēt, jo man jau bija gan liela tā zināšana. Un es jau arī tam, kas man pasūtīja, es reiz teicu, ka šitāds ir problēmas, tā kā viņas vajag fiksot, bet viņi paši tā kā negribēja. Un tad es beigās tā kā to pats laboju, un nesanāk pilnīgi, es neko nedarīju, es tur laboju, tur bija tīri jāmaina dažas tekstuālas lietas, un tad es iedodu tam programmēt, viņš uztaisīja, un tad dabūju. Bet tādā ziņā, cik daudz tie middlemani var būt? Taisnība. Šitās es neesmu iepazīstināts. Tur jābūt uzmanīgam arī, protams, tāpēc, ka, ja tu uzņemies darbu, tev jābūt drusku arī spērnam, ka, hei, kas pildīs to uzņēmumu. Manā gadījumā bija tā, ka es uzvedos kā middlemans, pēc no paša sākuma, tā kā tas līgums tika parakstīts ar to cilvēku, kas actually taisīs to mājas. Tā ziņā es tur biju tikai tāds mazais projekta vadītājs. Tas bija vairāk tā kā, nezinu, sales cilvēks, kurš piestrādā kā projekta vadītājs. Šitās scenārijas ir super rēcīgs. Un tur jābūt uzmanīgam. Es zinu, ka kaut apvarkā laikam tur nav tie restriction tādi. Bet parasti jau līgumos, pakalpojumu līgumos, nezinu, ka no tavas pieredzes parasti jau tiek iekļauts tā kā, hei, vecīt, nevar vienkārši. Viņi vienkārši dot tālāk, tev jāsaskaņo ar mani, ķipa, un tas ir loģiski. Cik tur bija posmi, tad 3? Tā ķēdē. Sanāk klients, 2 middlemen, es un programmēta 5. Bet viens beigās nolec nost, tas, kas bija pirms manis, ka viņš vienkārši iedeva pat tiešo komunicēt.
Un es sapratu, ka tas nav tā kā pats klients, jo viņš visu laiku teica, man jāskaņo klienti. Tur īstenībā arī aspekts, kur jāsaprot, vai tas ir tā vērts. Man šobrīd tieši ir situācija, kur es meklēju, pirms tam stāstīju, kad ir man jāmeklē video montāžas vienam no saviem klientiem. Viņam vajag kaut kādu lietu, viņš saka, hei, varbūt zinu kādu, kas māk montēt video. Viņam šādi tāpat pašam jāiet un jāmeklē, tikpat labi viņš var ar mani izdarīt to. Un tad viņam būs jau tā kā, validated cilvēks. Un man arī sanāk teorētiski ir tā dilema, kur es varu panākt, ka man tas klients turpina maksāt man lielāku rēķinu, un es tālāk vienkārši algoju to montāžistu, vai arī es vienkārši sakontaktēju to klienta montāžistu. Un tur ir savs elements. Es pat nezinu, kā ir labāk, jo, ja tu turi sevi tajā pozīcijā, tu atdod konkrētu, ja tu uzņemies konkrētu darbu, tu uzņemies darbu, ka tu menedžēsi to projektu. Jā. Un tur jāstāsta, kāds tavs biznesa, kāds tavs biznesa prasmes vai kāds tavs biznesa mērķi, ko tu pats gribi darīt. Jo es zinu, ka tu stāstīji, ka tu labprāt jau deleģē cilvēkus. Personiski es esmu vairāk kā speciālists. Man patīk būt speciālistam. Man patīk darīt to lietu, ko es gribu darīt. Man patīk tas love the craft. Man patīk būvēt tās lietas. Es tā kā negribētu deleģēt prom to, ko es gribu darīt. Tad šajā gadījumā, kā es to skatos, ja es nopelnu to papildus 100, lai viņš būtu zem manis, tas tur montāžists. Es pa lielam, es nezinu, kā sanāk maksāt 100, ne īsti, bet tas 100 tā cena ir, kad es tagad veltīšu visu to laiku, lai menedžētu to montāžistu. Man tagad būs ar viņu jākoriģē tie darbi. Man būs visu laiku jādzird iekšā vienā galā, jāliek ārā otrā galā, jādzird iekšā otrā galā, jāliek apakaļ. Visu laikā tam starpniekam. Vai es gribu menedžēt tās sarunas personiski? Jā. Tur jau jāstāsta, kāds tas uzņēmē darbības. Tev tādā ziņā nav tad, svarīgi deleģēt kaut kādu, kas ar cilvēkiem runās, piemēram, salespersonu, jo, tagad saprotu, tu esi salesperson, marketings, speciālists, tu esi viss tas. Un vai tev nevajag tā kā nevis to tehnisko, kas tev patīk, bet tieši to komunikāciju nodeleģēt kādam citam? Es tev piekrītu, šitos es domāju. Jā, tev ir pilnīgi taisnība. Es tieši nesen domāju, ka varētu būt, ka tāda lean startup vai lean uzņēmuma dream teams ir tikai 2 cilvēki. Viens, kas ir tīri tas speciālists, kas taisa lietas, un viens, kas ir influencers, pārdevējs. Cilvēks, kas actually var dabūt acis uz kaut kurieni. Tas ir tās dream teams. Un vēl labāk, ja viens otrs kaut ko rubīja pa otru pusi, tad actually var būt sadarbība. Tā kā, es to piekrītu. Jā, tā varētu būt laba progresija. Bet tur, respektīvi, es vairs negribētu kādu actually algot. Es gribētu, lai tas būtu co-founders drīzāk. Tad es visticamāk vienkārši sāktu apsēt domu, tā kā partnerību, kādu sāktu, kaut ko tādu. Es to piekrītu. Deleģācija. Labi, tas jau ir tikai next posms. Atpakaļ pie tā sākuma, tā pirmajām reizēm. Ko es varētu vēl pakomentēt? Respektīvi, kā parūpēties? Ja es tagad aizēju apakaļ laikā un mēģinu savu pirms tam Kārlītim pārliecināt sevi, paņemt to pirmo soli un mēģināt. Ko es varētu viņam teikt, kas actually palīdzētu, kas nebūtu tas, ko vispārējie saka. Tev laikam tā nebija tāda skroba. Bet es nezinu, varbūt pirms tu sāki pelnīt naudu, ko tu savam Robertam būtu teicis, lai noņemtu to stresu no tā, no tā pirmā sale, no tā pirmā darba, no tā pirmā leciena. Labs jautājums. Tā. Man vienkārši bija tas, ka bija jāsāk, un tas arī viss. Pēc tam jau aizgāja, viss gan tas sales, un viss tā kā. Man tā nebija baigā problēma. Tagad bija izlēms, ko darīs. Jā. Man bija tieši pretī, man bija tā, ka man rītīgi ilgs periods bija. Bet kāds tavs mindset tajā brīdī ir? Kas tev, es nezinu, tu jūties par kaut kādu, nezinu, bailes? Jā, protams, tā kā nav bija. Tu pārvar sev uz uztrauku no tā, ka tev vajag tagad noklauzot 5000. Jā, man liekas, bija vienkārši tas, ka es biju tajā Kostarikā, man vienkārši bija garlaicīgi. Vēl bija tāda situācija, ka es biju tajā Kostarikā un man nauda sāk beigties. Un man tāds, kur es varētu dabūt naudu kaut kādā veidā. Un skaidrs, ka tur uz vietas baigi neko nevarēs. Labi, es tur kaut kā darīju. Es pat skolā dabūju tur Kostarikā, kam bija pastrādāt, ko man sapiģoja par to, kas aizgāja bērniem pastāstīt par savu profesiju, par arhitektūru. Kas arī bija nice īstenībā. Bet tad, es sāku jau skatīties online, ko es varu darīt. Es vienkārši pamēģināju, aizgāju un tāds, hei, baigi labi, nice. Nice.
Tas forši, ka tev bija. Un kad tev pieņemsim lielāku un lielāku dīlu palika, tas vienkārši bija tagad dabiska progresija. Vai tu tā kā to plānoji, vai tu tā kā gāji mērķiecīgi, tā kā, hei, es gribu klausot lielākus un lielākus dīlus? Man liekas, nebija tā mērķiecīgi, bija vienkārši tā kā, man pa lielam bija tā, ka es atradu vienu klientu, kur es diezgan pa augstu summu noklausoju, pa ko es biju tā kā gatavs, man liekas, tur bija kaut 2,5 par to vienu kolekciju. Un mēs ar viņu sadarbojamies. Es viņam reāli kā 10 kolekcijas uztaisīju. Un tagad sākumā es jau biju ļoti labā summā noklausojis. Tad es arī par tādu summu visus tos projektus izstrādāju. Jā, un beigās jau bija, tagad jau sāk pārstāt, tas tirgus kļuva tik piesātināts, ka tā mana summa jau bija ļoti overpriced, bet es turpināju čārdžot tādu summu, tā kā tu varēji Fiverr atrast tā kā pa puscenu uztaisīt. Man pat es atceros, bija viens, kas Fiverr rakstīja, vai var uztaisīt tur to kolekciju, un es viņam tur nosaku to summu, es vēl uztaisīju tā kā atlaidu, ko tur 1500. Viņš jau saka, crazy, what do you mean? Tu nenokļūdies, nulīt nepieliki. Man tur viens čalis pa $100 uztaisīja to pašu. Tā kā, un tad, labi, kāpēc ne pie viņa? Kāpēc pie manis? Bet tev tajā laikā, labi, Kostarikā laikam bija uz dzīvojumiem Ikrājumiem? Jā. Tā kā... Tajā laikā bija kaut kāds safety nets, tā kā, labi, Kostarikā laikam tu vienkārši balvoji, jā? Kā sanāks, tā sanāks. Nu, tur man bija diezgan, man apmaksāja biļetes uz turieni, es dabūju pa haļavu, dzīvošana bija pa brīvu, pa lielu vienības, kad bija ēdiens un kaut kāds transports, tā kā kaut kur aizbraukt. Un tā kā es arī baigi nekur nebraucu, pa lielu tikai ēdiens bija. Slaku varētu padzīvot Kostarikā. Gāja tur makšķerēt, kaut dzīvutiņu noķēra to izcept, tā kā... Labi dzīvesveidi, ir tik worry free. Jā. Bet tas bija tikai Kostarikā bija pats sākums, pēc tam aizbraucu uz Spāniju, vēl tur pusgadu padzīvoju, tad tur es taisīju arī. Es no Spānijas braucu uz Latviju mašīnu, kaut kādu, vēl tas bija kā tripiņš, un man pa ceļiem reāli bija jātaisa tas projekts, un es tur pa ceļiem kaut ko darīju, un tā. Un tad, kad es biju Latvijā, tad es atradu darbu 9 to 5 un paralēli es taisīju tos projektus. Un tad gan es ļoti labi iekrāju naudu, jo es principā tērēju to, kas nāca no projektiem. Tā, kas darba alga bija, to es vienkārši neaiztiku. Viņi stāvēja vienkārši kontā. Tev rītīnē sanāca. Tu sanāca, kamēr biji Kostarikā, gan izvēja from necessity, tikai sāki to darīt. Jā. Un tu nebija tas pats blokers kā man, ka tev jau īsti nebija ko zaudēt tajā laikā sanāk, ne? Nē. Bet es nezinu, kāpēc man personiski bija tie blokeri. Bet jā, tev sanāca rītīnē setups. Tu from necessity sāc strādāt, tad atbrauc apakaļ, dabū actual 9 to 5, tad tev ir tas steady income, ka tu vari maksāt īru, un tad vienkārši viss nāk ekstra. Tas varētu būt visticamāk labākais setups. Bet kaut kādiem iemeslu dēļ man, un es tagad pamēģināšu tā kā disektoru šo mentalitāti, kas man bija, varbūt es kādam nezinu, kāds kaut kādā haļavā šo dzirdēs, kāds palīdzēs. Bet es noteikti, kad pieliku daudz lielāku smagumu riskiem, kas neeksistēja. Tā kā sanāk, es liku nepareizo vērtību nepareizajās lietās. Man kaut kāda iemesla dēļ manā galviņā bija noklisējis tas, ka ja kāds man pasaka, ka es izdarīju sliktu darbu, vai arī tā kā, hei, tu man apčakrēji, tas man likās kā pasaules gals, kas tā nav. Tas man uzreiz sabruka tajā pirmajā reizē, kad man tur refund bija jādara. Es sapratu, ka, hei, kamēr neesi assholes, tā kā nevar īsti saplēst. Un manā gadījumā es vienkārši neietos īsti, jo es skatījos, ka, hei, ja tu pelni naudu, tev vajag būt aģentūrai, tev vajag būt 5 cilvēku komandai, tev vajag būt pieredze, man nekā nav. Es gandrīz vai gribēju domāt, ka man jātēlo kāds, kas es neesmu, lai es dabūtu to pirmo dīlu. Un es domāju, ka lielu laiku bija tas blokers tajā, kad es tiešām aktīvi, manuprāt, pietēloju cilvēku, kas es neesmu, lai es dabūtu to dīlu. Un es domāju, ka es neesmu pelnīgs to naudu, jo es nebiju tas cilvēks, kurš prezentēja. Loģiski, ne? Tu saki, hei, es esmu šitais speciālists, kurš izdarīja šito, maksā man naudu. Tu nejūtīsies droši ņemt to naudu, jo tagad viņš tev samaksās, tā kā mēs runājām, tad tu vienkārši izdarīji to, ko tu soli. Es domāju, atskatoties man noteikti vienkārši tas labākais advice, kur es gan jau, kas saņēmu no interneta pirms tam tie laikā arī, bet vienkārši neizlaties. Vienkārši own what you have. Tagad es to daru daudz labāk, tāpēc, ka man iekšēji ko parādīt. Nav tik daudz jāmalā, es darīšu lietas. Bet tajā laikā es noteikti mēģināju blatot. Kad tu dabūji tos pirmos darbus, kad tu viņus kā tu dabūji to credibility, ka tu vari kaut ko izdarīt. Kā tu domāji? Tā kā, nezinu, ko tu Upwork profilā liki, tā kā, kas ir tavs portfolio vai kas ir.
Kā tu cilvēkam prezentēji, hei, es tev varu to izdarīt? Es neliku aparkā, man bija ar Fiverr, un tur ir tā kā gigi, vienkārši tā kā tur ir salikot bildītas, ir kaut kādi projekti, kaut kādas atsauksmes, es vēl fiktīvi saliku atsauksmes, tā kā kaut kādiem draugiem, tā kā, lai viņi ķipa pasūt no manis, un tā kā ielika atsauksmi, tā kā, lai smukāk izskatās un tā. Bet man lielākā daļa pasūtījumi bija no tā viena klienta, un pēc tam viņš ieteica citiem. Un tā kā caur Fiverr man īstenībā ļoti maz. Es kaut kādā skatījos to statistiku. Īstenībā caur Fiverr man zem štukas ir izgājusi nauda. Bet es vienu gadu tikai, var teikt, dzīvoju uz tas, kas man nāca no turienes. Bet tas viss nāca caur no mutes mutē ieteiciem cilvēkiem bija. Es tev piekrītu, man arī tāda pieredze, ka tev paķerās tie pirmie te ļoti bieži vienkārši tur sakonektē kaut kādas tur paziņas, un ka tev vienkārši cilvēki zina, hei, šies cilvēks man rakstīja, ka tu vari izdarīt šito, tu vari palīdzēt. Viņš piekrīt. Tā tas notiek. Bet tas arī tāds ļoti patīkams apliecinājums. Tas nozīmē, ka tu esi izdarījis labu darbu, ka tevi pilnīgi iesaka tālāk. Tas ir reāli, tā kā rītīgs būs. Nu, vismaz man bija tā, es nezinu, kā tev. Es tev piekrītu. Tas ir tāds drušiņi būs reiz. Bet jā, arī tu sāki tāpat kā es, tāpat kā vispārēji, tu sāc drušiņi uzpricēt to realitāti. Un manuprāt, tas ir tas, kas man sākumā visvairāk stopēja. Tas, kad es pat daudz špricēju to realitāti. Jo man likās, ka man vajag būt šeit, lai es dabūtu pirmo darbu, bet īstenībā jau tā nav. Tev nevajag būt šeit, lai dabūtu pirmo darbu. Varbūt tev vajag drusciņi pabūst no sevi, loģiski marketings. Nevar teikt, nevar apkārt teikt, es neko nekad neesmu izdarījis. Nē, tu vienkārši parādi to, ko tu esi reāli faktiski izdarījis. Vienkārši viņi prezentē tā, lai tas izstāst labi. Bet es visu laiku domāju, ka, lai dabūtu tos pirmos deals, jābūt šeit. Tas bija mans limiting beliefs, kad es domāju, ka man vajag tikt šeit, so es fejkoju, kad es esmu šeit, es tur nebiju, un tad man bija pašam bail. Tā kā actually committoties un pārdot tos produktus vai pārdot to pakalpojumu vai ko tur. Un kad ir tie pirmie dīli, kad tev tā realitāte iehito tā kā traks, ka tu reāli pamēģini kādam ko izdarīt, tu saproti, ka neko nemāki, pamēģini kaut ko izdarīt, dabū refund, ka tu nevar izdarīt. Tad saproti, ka nav pasaules gals. Tā kā tu actually vari teikt cilvēkiem, hei, es tikko strādāju klientu, mēs viņam mēģinām izdarīt šito, man nesnāca, bet kurš tu iemācījos, es tev to varu izdarīt, jo es zinu, ka es to nevarēju. Tas ir cits uzreiz mindsets, un tas ir cits frames. Un tas man ļāva tā kā iet cauri tiem nākamajiem dīliem. Un actually dabūt to piķi, tā kā normālu salgu, tā kā normālu naudu no klientiem un vaicāt reālu naudu. Un tā kā neraustīties, ka saku 2000, jo es tikko pārdevu vienam citam pa 800. Es zinu, ka tās summas tur apgrozās. Uzreiz cits perspektīvs. Jā, īstenībā, kad tu tā frame, kad tu citam pārdevi, tas arī tā kā klientam dod tādu reassuring, tā kā garantiju, ka tu esi izdarījis un ka kāds cits ir maksājis tādu naudu un ka tas ir tā vērts. Tas arī, es arī tā darīju, kad man tā kā referoja, kā reassuring vai kā bija vieglāk klauzot tos klientus. Un īstenībā tagad par to piepušķošanu, īstenībā es arī nedaudz darīju. Piemēram, tajā mirklī, kad es vairs pats nedarīju to programmēšanas darbu, man vienkārši bija programmētājs, kuram es to visu iedevu un viņš uzģenerēja tās kolekcijas vai to. Es jau sāku sevi saukt par komandu. Un, ja kaut kas tur bija, tad man no komandas jānoskaidro vai kaut kas tāds. Bet īstenībā man vienkārši vajadzēja pašam noskaidrot, ja es nezināju. Jā. Un šitie prikali arī bija. Un ir redzīgi, ka viens no maniem klientiem, kurus strādāju jau ilgu laiku, viens no tiem klientiem, kad es sāku, es sevi prezentēju kā aģentūru, lai gan es esmu viens cilvēks. Un jo tās attiecības attīstās, jo vairāk un vairāk viņš saprot, ka tā īsti nav. Viņš varēja noplīja, viņš visu laiku dara to viens pats, ka viņam varēja. Un tas ļoti interesanti, ka tās attiecības progresē. Bet nav arī nekas tāds, nav tā, ka viņš tev atklāja, hei, tu esi viens pats čalīs. Ne, viņš zina, viņš saprot, hei. Viņam jau ir galvenais rezultāts. Ja tas ir izdarīts, vai 1 vai 100 cilvēki, galvenais, ka izdarīts. Tieši tā. Tad svarīgs rezultāts. Bet es zinu, ka ja es atskatījos apakaļ un savam tam mazajam es teiktu, vienkārši būtu tas galvenais, hei, tev nevajag melot. Vienkārši tā kā reassurance, nevis tā kā kaut kāds padoms, vienkārši tā kā reassurance, hei, vecīt. Es tu biju, es pārliecinājos, tev nevajag melot, viss kārtībā. Tu atradīsi klients arī, ja tu pateiksi godīgi, ka tu neesi neko darījis, ka tu vienkārši liels lists ar portfolio. Būs grūtāk atrast tos klientus loģiski, jo tur nav ko parādīt. Tu atradīsi, viņš vienkārši šūs daudz pieteikums, lietas sev vairāk kaut kur. Un tad tas tirgus ir tam pielāgots. Saproti, tā kā ir cilvēki, kas maksās tikai dārgām aģentūrām, jo viņiem būs svarīgi toršana, lai būtu maksimāli labs servis. Un būs klienti, kuri gribēs ietaupīt,
un paņemt, varbūt mazāk kvalificētu piparu, bet kurš viņiem dabūs labāku dīlu. Jā. Tas ir loģiski, tas ir dabiski, tas ir normāli. Īstenībā es nesen runāju kaut kad ar par tiem, kas maksā augstāk zemāk, ka ir gudri uztaisīt divas lapas, divas uzņēmumus, kas īstenībā viss ir zem viena. Viens ir tas premium sektors, jo premium nekad neies pie budžeta variantā, un otrs ir budžeta variants, jo budžeta variants nekad neies uz premium. Un tādā ziņā tu nodali to, katrs ir savs, bet tu dabū visu to tirgus pīrāgu. Bet arī jautājums, vai tu gribi būt abos tirgos, vai tu gribi būt tikai premium, vai varbūt tu tieši gribi iet uz to budžeta variantu. Jo katram savu prikolu, jā. Katram savu prikolu. Vēl īstenībā jautājums, kā kad ir bijuši kaut kādi riktīgi cheap darbi, kas ir riktīgi budžeta skaiti, vai tie klienti nav bijuši daudz sliktāki, prasīgāki no tev nekā tie, kas ir gatavi premium? Jo pēc manas pieredzes bijis kaut kāda reāli kaut kāda mazie gigi, kur jāuzstājas kaut kāda bildītes jāuzģenerē, un tur $20 samaksā kaut kā, un viņš tur prasa 5 reizes, lai pārtaisa, un tam, kad samaksā lielāks, viņš tāds, jā, riktīgi labi, tā kā pirmā reize. Es esmu pamanījis, druskuņi varbūt citādāk, es esmu pamanījis, ka savā ziņā jā, es esmu pamanījis, ka tie, kas ir tik maz vaicā, jā, viņi, nezinu, man ir mixed bag, man ir bijis gan, es nevaru, man nav bijis pietiekami liels datasets, lai es paliek īstenībā. Okay. Jo es varētu domāt, ir man klienti, kuri nevar maksāt daudz, bet viņi ir super chill, viņiem strādāt, viņiem ir tā kā, jā, looks dope, let's go, tip. Un man arī bijis scenāriji, kur es strādāju aģentūrām vai lielākiem uzņēmumiem, kuri var maksāt daudz vairāk. Bet viņi ir arī prasīgi, viņi actually grib, lai tu dabū viņiem to visu to rezultātu, ko viņi they want actually bank for the buck. So man bijis gan. Okay. Es esmu dzirdējis šito, es esmu dzirdējis, ka cilvēki saka, ka tā ir. Personiski man citādi bijis. Man bijis rītīgi mispēki, man uz visiem spektriem bijis. Ko es esmu pamanījis, ir, kad tu vienkārši strādā ar cilvēkiem. Es domāju, tas ir mans takeaways. Jo, respektīvi, tu strādā ar cilvēkiem, un tev jāpielāgojas tam klientam, kas ir. Tas ir viens no tādiem aģentūras darba tam specifikām, kur tev jāsaprot tajā zvanā, kad, respektīvi, tas sales calls, tev ir jāieslēdz smadzen tajā, kad, tev jānolasa, kur tas cilvēks, kāds viņš ir. Un tev pašam ir jāizlem, vai tu gribi turpināt strādāt ar cilvēku, jo tev tikpat daudz, cik tu laika veltīsi, lai dabūtu to rezultātu, tu arī veltīsi menedžot to vienkārši cilvēku. Menedžot viņa ekspektācijas un visu to. Kā tev pieņemsim skopiem ir bijis tam ekspektācijām? Es esmu pamanījis, kad tu teici, ka tiem dārgākiem klientiem vienkārši izdari, pasaki, un tad es esmu pamanījis, ka ir svarīgi, kā tu to prezentē, ja tu ej kā autoritāte, ka, es zinu, kā ir labāk, šito jādara šitā. Tad viņiem ir game. Viņi vecīt, viņiem patīk, ka tu parūpējies par lietu. Bet, ja tu nesanāk nolikt to frame, ja no paša sākuma, nezinu, tu saļījums, tad kaut ko tur nobumbulē vai kaut ko, vai ko citādāk prezentē, tad viņi sāk tev ritīgi micromanagot. Tas, protams, nav labi. Man liekas, tas arī ir ļoti no tiem cilvēkiem. Man, piemēram, tagad, tieši, ko es darbos arhitektūrā, ir bijuši, kur cilvēks atnāk, viņam jau ir 3D modelis uztaisīts ar māju, kādu viņš grib. Un es pastos kā arhitekts, un es saprotu, ka tur ir galīgi nav funkcionāli, nav labi. Un es sākumā uzrasēju to, un es saku, mēs varētu pārtaisīt, tad labāk, lai būtu. Un viņš ļoti chill, pretī nākoši, ka uztaisīs un sataisīs, un viņš ir rīktīgi happy ir. Un tad ir citi cilvēki, kuriem man ir bijis, ka viņš atnāk, ka viņam jau viss gatavs, viņam tikai vajag saskaņot. Beigās sāk skatīties, tur šitas nav. Ja es viņu vienkārši iesniegtu tā, kā būvvaldē ir, tā kā ir būvvaldē, es iesniegšu, viņi neko tur nesaskaņos. Un tad viņam sāk šitos un teikt, viņš mēģina kaut ko labot pats. Protams, viņš neizlabo neko. Tad beigās man pašam ir tas jālabo. Protams, par to papildus neko nemaksā. Beigās viss ir normāli ievilcies, nekā ja vienkārši viņš normāli uzticētos man, es visu izlabotu pats. Labi, varbūt viņam būtu dārgāk, bet tas projekts neievilktos. Viņš būtu vienkārši done. Jā, tieši tā. Un man tieši tagad bija viens tāds klients, viņš sākumā pats mēģināja kaut ko tur menedžot, un tad beigās jau tas termiņš jau spiež, mums jau tas līguma termiņš ir beidzies, bet tas viss ievilkās tīri, tāpēc, ka viņš visu laiku kaut ko tur mainīja un tā darīja un nevarēja izdarīt to, ko vajag. Un tagad viņš tur principā bija situācija tā, ka bija
klients, un tad bija ķipa, kaut kāds radinieks, kas ir būvnieks, un ķipa, viņš zina labāk. Okay, un tas radinieks visu laiku kaut ko tur mēģināja iespraukties. Un kaut kādā vienā mirklī tā īpašniece saprata, ka nav aršana, un mēs sākām pa tiešo to īpašnieku komunicēt. Vienkārši uzreiz viss aizgāja. Mēs visi izdarījām tā, kā vajag, un viss iet uz priekšu. Tieši tas, ko saku, tad jāatcerās, ka biznesa ir vienkārši cilvēki. Tas ir cilvēki. Tas klients tev ir vienkārši cilvēks. Un tur nav vienkārši cipari, turpin apkārt, tas deals, visur tiek piesiets klāt tas cilvēciskais faktors. Un tad tikpat daudz, cik ir dabūt to rezultātu, uzprojektēt to darbu, iesniegt to būvā, tikpat daudz vienkārši menedžēt tos cilvēkus un viņu temperamentus un viņu personības. Tev rīcīgi jāiemācās arī pielāgoties tiem cilvēkiem un tiem viņu temperamentiem un saprast, ko kuram cilvēkam vajag, kādu valodu kaut kuram izmantot, kuram vajag būt uzstājīgākam, kuram vajag smukāk visu aprakstīt. Rītīgi, tas ir rītīgi liels process no tā, kas īstenībā vajadzētu daudz vairāk laika nekā tu būtu gaidījis. Jo tu sākumā, manuprāt, arī daudz uztraucies, kad, hei, kā es to izdarīšu, vai ne? Tu teici, ka tu uzņemies darbu, ko nevar izdarīt. Un tu vienkārši sākuma problēmas vienmēr ir tīri tas ekšķi dabūt lietu gatavu. Tagad tev aiziet uz lielākām summām, vai kad tev aiziet tas biznesa citādā virzienā, ka tu vienkārši vairāk klientu, vairāk no repetitions, jo tu vairāk pamani patterns, ka tu jau vari dabūt to rezultātu. Tagad ir jautājums, kā lai nostiprina, lai abas puses saprot, ka rezultāts ir tas pats. Tev vajag saprast, ko tas klients grib, un tad dažreiz arī savu ego jāpaņem malā, un tev jāsaka, hei, pagaid, ko viņš īstenībā grib. Jā, viņš tagad man saka, ka šitais nav, šitais nav. Bet vai viņš vispār saprot, ko viņš grib? Vai es saprotu, ko viņš grib? Vai es varu, vai varbūt es zinot, ka es esmu eksperts. Man vajadzētu būt spējīgam izpīpēt, ko viņš īstenībā grib, un varbūt tas viņa risinājums, ko viņš piedāvā, nemaz nav pareizi. Man jābūt spējīgam, ja pateikt, hei, nē, tas ir slikts risinājums, jo tu gribi šito. Ja viņš dzirdēs, ja viņš jutīsies, nevis dzirdēs, tad ir arī savu elementu. Cilvēks psiholoģija. Ja viņš jutīsies, ka tu viņu saproti, tad viņš būs daudz brīvāks tev ļaut ņemt tos grožus un actually būs viegls klients. Bet ja viņš jūtās, ka tu viņu nesaproti, tad viņš rītīgi buksēs. Es to pamanīju arī. Un man vairāk sejas bijis tā, ka arī līdzīga situācija kā tev, ka pieņemsim. Man ir bijuši scenāriji, kur vienkārši viņi ar ChatGPT runā. Viņi izdomā kaut kādas scenas, viņi tur kaut kā runā, kaut kādu veselu nakti, nedēļas nogali tur bazarē. Pirmdien no rīta sasūta man vienkārši, šitais. Un es lasu to un es domāju, tāpēc klientiem nav vienkārši bijis tas viss konteksts, kas ir man. Un tur daudz no tā, ko viņš tur ChatGPT uzkakoja, vienkārši pilnīgi nav paķeks. Pilnīgi vispār nomaina visu skopu. Un tajos brīžos ir tas refleks, ka tu gribi buksēt pretī un teikt, nē, pagaid, šis viss ir fufels, jā, blablabla. Bet tev arī jābūt cilvēku mākslā, ne? Tev jābūt spējīgam ielūgt telpu, pastaigāties, pafunktēt, ko tas klients grib ar šo pateikt. Kas viņiem bija tas neapmierinātības punkts, kas viņam lika vispār to ChatGPT rakstīt, kas ir tas pirmais jautājums, ko viņš vaicā tiem ChatGPT, kas viņam liek vispār iet caur tam rabbit holam un nonāk līdz tam jauniem scenārijiem. Un tagad tam klientam var kārtīgi pateikt, verbalizēt, un līdz mums saprast, ka, hei, es saprotu, ko tu vēlies. Es saprotu, ka tas rezultātam būtu jābūt šitam. Bet šis nav tas ceļš, šis ir pareizāk. Tas ceļš, jo es esmu eksperts. Tur ir savs elements, kā menedžēt tos cilvēkus. Atkal, tu nevari iemācīties. Nevari. Es nezinu, tu nevari izdomāt, kurus kā tu vari iemācīties, nedarot. Tur nav nekāda teorija, ko tu apgūt. Es tagad atceros, man bija arī viens klients, kurš bija ļoti komunikabls. Viņš brīžiem 2 naktī vienkārši rakstīja. Man liekas, viņš vienreiz pat 11 vakarā zvanīja. Kas man liekas crazy tik vēl. Bet varbūt arī pats bija bišķi vainīgs. Jā, tas jau tagad arhitektūrā strādājot. Bet varbūt pats bija bišķi vainīgs, jo es viņam 2 naktīs arī atbildēju. Jā, es to bēdrīju. Jā, bet tur bija interesanti tādā ziņā, ka viņam arī kaut kādi būvnieki, draugi un ko, un viņam tur pasaka, šitā, vai viņš ir tur jau izrēķinājis, cik daudz viņam materiāls vajadzēs tur pirkt, kas ir īstenībā ļoti nepareizi. Tu sāc no otra gala, tu skaties, kādas materiāls vajag iepirkt, un tad tu tikai projektē, nevis tikai tu uzprojektē, un tad tu skaties, cik tev vajag materiāls. Un arī tur tos risinājumus, viņš uz laiku kaut kāds tur piedāvāja, un mēs viņam sakam, nē, šis nebūtu labākais risinājums, reku, šādi būtu labāk. Un viņš sākumā ķipa, nē, tagad taisam tā kā viņš ir domājis. Un tad paiet kaut kāds 2 dienas. Jā, īstenībā jums bija taisnība. Taisam tā, kā jūs teicāt. Bet
tas arī ļoti no cilvēka. Mēs no paša sākuma viņam sakam tā. Viņam to vajag kaut kādu laiku pārdomāt, un tad viņš tikai piekrīt. Viņš nav tā, ka uzreiz viņam vajag, es nezinu, vai viņš varbūt kādā apspriedās vēl ar citu ekspertu viņam vajag to viedokli. Jā. Vai viņam varbūt kaut kāda liekas, ka lielāka tā kontrole. Ir cilvēki, kas grūti ir deleģēt tās lietas citam, ka viņam, jo Latvijā man arī liekas, ir tāda mentalitāte, ka viss jau pats var izdarīt, kāpēc kādam citam maksāt. Tas ir iemesls, kāpēc es esmu viens. Jā. Kāpēc man nav darbinieku vai kāpēc tādu bez kājas. Es pats izdomāju. Jā. Fakti, jā. Un tāpēc man ir bijis situācija, man tagad ir vienkārši viens standarta līgums. Es viņu vienkārši nomainu vārdu, uzvārdu, adresi un sūtu. Man bija viens čals, kas tikai saka, viņš izlasīja to līgumu, ka šī tāda līguma viņš nevar parakstīt. Man ir kaut kādām 4 vai 5 lapām. Vienkārši viss skaidri atrunāts, lai nav nekādas domstarpības. Viņš saka, nē, tikai pārtais, uz vienu lapu saliec. Tas ir standarta līguma, tur nekas nebija, tur vienkārši viss ir atrunāts. Kāpēc es gribu samazināt? Jo tur nav tikai manas intereses aizstāvēts, tur ir arī klienta intereses aizstāvēts. Vai, ko? Uz rekordu šītais teicis cilvēku menedžmentu prikals, un, protams, es nezinu. Man pagaidām klienti ir rakstījuši līgumus uz kārtībā. Nē, es dažreiz gramatikas kļūst pieļaut. Tas tā pēc mītība. Bet jā, tur ir cilvēki faktors. Tur var sēdēt un teikt, ka, ok, tas klients ir dunduks, vai arī tu var sēdēt un domāt, ok, tu var sēdēt un domāt, ka viņš ir dunduks un viņš nemāk lasīt. Tas ir refleks. Bet tas, ko es vairāk un vairāk pēdējā laikā iemācos, ka tiešām vajag iečukot sevi un padomāt, kas viņu īstenībā uztrauc. Viņu visticamāk uztrauc. Bet tādā ziņā es esmu ļoti atvērts visām. Piemēram, ja klients grib likt tādu sienu, liekam tādu sienu. Es viņam pateikšu, kā ir labāk. Bet tā kā viņš dara, tā visticamāk arī var. Vienkārši tas, ko es piedāvāju, tas būs gudrāk, labāk. Bet es neesmu pret. Tāpat ar to situāciju, ar to līgumu. Man bija tāds, ok, nav problēma. Es viņam rakstīju, lai viņš tad sagatavo līgumu, jo man nav idejas, kā var uz vienas lapas salikt. Jo man pirmā lapa viena ir par priekšmetu. Tur ir atrunāts puses, viņš, es, summa, apmaksas kārtība. Un tā ir tikai pirmā lapa. Un vēl, ja paņem tos parakstlapu, tad tur viss vairs pat nekam nepietiek vietas. Un es viņam teicu, ok, uztais pats savu līgumu, es izskatīšu, un mēs varam tā sadarboties, jo es tādā ziņā esmu ļoti atvērts un fleksibls. Jā, es domāju, ka tas ir pareizes risinājums. Tāpēc, ka es domāju, ka, kā tu atskaties uz to, ka visticamāk tam klientam ir vienkārši uztraucās, lai viņu neapškrē. Tāpēc viņš saka, ka tur viena lapas, viņš domā daudz lapas, varbūt viņš viņu čakarē, kāpēc, lai tik daudz teksta būtu priekš vienkārši uzdevumi. Es domāju, tas, ko tu izdari pareizi, jā, tu iedod viņam apakaļ viņam to spēku, lai viņš jutās droši. Bet viņš jau beigās nolec ar visu to. Viņš ir līguma vismaz. Bija viens lapas? Nē, viņš neuzrakst. Man interesē, ko tu tie vienā lapā var sabāst. Man liekas, viņš pat bija gatavs bez līguma. Viņš tikai B2C? Nē, fiziski persona tā bija. Viņš, man liekas, bija tikai gatavs kašā samaksāt un tā bez līguma, bet tur atkal es nejūtos droši. Jo man ir bijis situācijas, kad nav nekāds līgums un ka man beigās nesamaksā. Un tāpēc man tagad visiem ir līgumi. Nē, ir kaut kādi gigi, kur reāli tur ir vienkārši jāpamaina kaut kas bišķi, tur vats jāievelk iekšā. Tad es netaisīšu, vienkārši uztaisīšu, nosūtīšu. Ja man nesamaksās, tad vēl 100 eiro nesamaksāju. Kas man bija viens pipars. Viņam vajadzēja uztaisīt priekš 3D printeru, vienkārši klucīšu modeli. Un es, principā, man ir kaut kāds summas, kuras ir minimālais. Es viņam tik uzrakstu, ja pa tādu summu var taisīt. Un tas, protams, bija ļoti ārpus viņa budžeta. Un viņš saka, nē, es 5 eiro maksimums var pa to modeli. Un tur bija tāds, hei, man to uztaisīt būs tikai 5 minūtes. Es viņam uzrakstu, ok, es varu to uztaisīt viņu par brīvu, bet atstāju labu atsauksmi. Viņš saka, ok, bet vispirms atsūtu to modeli. Es ātri uztaisīju pēc tam, viņam nosūtīju, un viņš vienkārši canceloja to tur pasūtījumu, neatstāja nekādu atsauksmi. Come on, vecīt, es tev pa brīvu uztaisīju, un tu pat atsauksmi nevar ielikt. Tas pa brīvu darīju darbus. Nu jā, tikko. Tas, jā, bet kaut kāds cits darbus.
tikai tas, kas ir tā kā, nu, nebija atrunāts, un tad es esmu vairāk izdarījis, piemēram, kaut kādi labojumi. Tā, jā, bet, nu, ka pilnīgi pa brīvu, nē. Nu, man ir bijis, ka man nav samaksājuši. Man īstenībā viens čalis kaut kāds, man liekas, 4 pakas palika parādā, un tā ir. Jā, čāba. Bet man ir bijis tā, kad tur viena no pirmajiem projektiem arī, kad tu pieņemsi apsēdies viena no piltuviem, ko es taisīju vienam klientam. Un es dēļos varbūt vēl sajies, bet it kā vēl ķipa dzīves tas klients ir. Bet man ir bijuši scenāriji, kur tu sēdi, tu rekur saki, hei, rekur es tev uztaisīšu šajā piltuvē, es taisīšu šiem klientiem. Bet, respektīvi, tā industrija ir pilnīgi citāda. Tur pilnīgi cita industrija, pilnīgi cita veida, kā dabūt klientus. Vienkārši tu nezini. Nav bijis actually case studies, kurš pierāda, ka es varu dabūt klientus. Savā ziņā man arī tāds, nav jau. Man tagad mūsdienās to piltu uztaisīt nav tik grūti. Es neprasu tik daudz laika. Un tad mēs varam norunāt, hei, nu, labi, es uzņemos maksimālu risku, jo piemēram, Aleks Mauzīšs to saka. Kad tas atalgojums, ko tu iegūsi, būs vienmēr proporcionāls tam riskam, ko tu paņem. So, respektīvi, ko tu vienmēr vari darīt, ir, ka tu sākumā, kad tu neko nerūpīgi, tu uzņemies lielāku risku, ja tu mazāk vaicā, bet tu vienmēr vari atrunāt, ka, hei, tu man maksās tikai, ja es dabūšu rezultātu. Jā, vienmēr kaut kāda garantija lietas. No vienas puses pat varbūt ja tu gribētu, no vienas puses tā, tad vienmēr skatīties, ja skatītos, ja mēs atgriežamies pie jautājumu, ko esam mazie, mēs teiktu, ka, hei, kā tu parūpējies, lai dabūtu pirmo dīlu ātrāk, varbūt tad es viņam teiktu, hei, dari pilnīgi uz reward-based. Pirmos dīlus mēģinām vienkārši sazīmēt, lai kāds tev maksā, tikai tad, ja tu dabū rezultātu un viss. Nevajadzā viņam pirms tam. Jā, tur ir plus un mīnus loģiski. Ja plus ir tas, ja tev ir iespējams maksimāls rewards, ja tu tikai uztaisi pie kaut kādu piltu, ja, tu vari pateikt, hei, vienkārši procentu no jebkāda revenue, ja piltus. Nu, tad bomba, ja viņš strādā, viņam nebūs nekāds iemesls tev beigt maksāt. Jo ir tava sistēma, ja viņš tavā piltuvē grūž naudu, un dabū 2 reizes vairāk naudu atpakaļ. Kāpēc viņš tad neturpina maksāt? Viņš vienkārši turpinās grūst un turpinās maksāt, viss būs ok. Bet praksē tas tā baigi neizpildās. Praksē tāpēc, ka tas vienmēr būs drusciņi uz tādu norunas bāzes. To ļoti grūti līgumā atrunāt. Es esmu mēģinājis, bijis neizpildās. Man ir bijis tā, ka tu tā kā atrunā, jā, rekur maksās kaut kādu šitādu summu, pēc tam rekur tad izies šitais projekts, tad beigās mēs tur kaut kādu procentu sadalīsim no tā profita. Tas beigās neaiziet, jo kamēr taisu tā projektu, tur attīstās prioritātes, attīstās mainās lietas, kaut kas atkrīt, kaut kas mainās, un tad beigās tas līgums tieši tā kā viņš aprakstīs, vienkārši neizpildās. Un tev arī pašam nav. Nu, tev ir veids, kā vispār sekot, cik viņš daudz ir nopelnījis. Tas ir tīri uz viņu godprāt. Viņš var pateikt, ka viņš ir daudz mazāk nopelnījis, vai ka viņš vispār neko nav nopelnījis. Tu jau nevari pārbaudīt to, ka tev nav tas insights viņa tajā. Jā, tur var jau kā kurā industrijā, ja e-komercijā vieglāk, ne? Bet kā kurā industrijā. Ja mēs runājam par kaut kādiem līdiem, jo man ir daudzreiz līdu, kā sales, marketing, automatizācijas, kur dabū līdus. Un viņš nezinu, ko te sales cilvēki tur darbējās tiem līdiem. Nu jā, kāds ir tas conversion? Jo viens sistēma ir labi, tad ok, bet arī viss kaut kā var apčakēt. Tur ir tāds, tur jau tas prigals, esmu redzīju, maksimāls risks, bet potenciāli maksimāls rewards. Un jā, tur ir tāds aspekts. Un man bija viens klients, kuram sāk taisīt to piltuvu. Es no savu galvu visu uztaisīju, un tā noruna bija, ka viņam bija savs marketing departaments, tad viņam marketing departaments reāli promotos to piltuvu. Un tad bija tā, kas viņu bija uztaisījis. Viss, kas bija palicis, iedot viņa marketing komandai, lai viņi izdomā, ko tur vēl varbūt pielabot, vai kā uztaisīt reklāmas. Vienkārši kroču laist. Jā, tur laiž. Un tur ir viss sabruka. Busy. Tad tik zvani, un nekas nav, un tad viss nobrūk. Bet vai tas ir pilnīgi laika ieberziens? Nu, jā, nē. Jo, kā es saku, no vienas puses maksimāls risks, maksimāls potenciāls rewards, bet no otras puses, ja tu sāc, tev tas ir no risk. Ja tu dari tā kā, ja tev nav... Tā kā, ja tu vari izdzīvot ne no tās naudas, tur ir svarīgs aspekts. Ja tev ir puslodes darbs 9 to 5, un tu dari vakaros, tad ok. Jo tev nav risks. Tu izdzīvos, ja ko pastrādāji ilgāk? Tu iemācīsies vienkārši, kā handlot klientus, tu iemācīsies, kā viņiem runāt, tu iemācīsies, kā uzturēt projektu, kā vadīt to projektu, kā reāli dabūt to rezultātu. Tad nākamajam... Jā, pat ja viņš atkrīt, tu gan jau ka vari sarunāt, hei, labi, tu atkrīt, bet vismaz var parādīt tevi kā vizuāla prezentācija. Un tu vismaz vari teikt, nu jā, rekur, es strādāju, atkal jāmelo, nevajag melot, bet tu vari vienmēr prezentēt to kaut kā. Un tu vari teikt, ka, jā, rekur, es taisīs, es paltoju šitam, tikai šitam mums sanās šie rezultāti. Jā, uz melošanu tu neteiksi, ka tu vienkārši neizcels, ka šitiem diviem tu nekas nav. Tu izcels to, kas tev bija veiksmīgs. Tu tā kā pateiksi, ka pēc es arī taisīju šitiem. Tas uzreiz ir social proof, viss ok, tas tev labā strādā.
tu vari teikt, ka tu esi darījis kurš šito tam un tam. So tev ir kaut benefits, dīpaši, kad tu sāc darīt free work. Bet noteikti, ka free work ir, tu nevajag būt naivam. Tā kā tu teiksim tā, no manas pieredzes nevajag būt naivam. Kad tu vaicā kapeikas, tu arī dabū, tu arī nedabūsi vairāk kā kapeikas. Tu tiešām no paša sākuma tu parasti establish šo relationship. No paša sākuma, ja tu tā kā piedzini naudu no sākuma, tad viņš arī turpina maksāt. Ja tu tur no paša sākuma saļimst, tā kā tu parādi viņam zinām, ka viņš tev var nemaksāt, tad viņš tev arī tā arī tev izmantos. Tas ir viena lieta, ko es taču novērojos. Jā, īstenībā tie cilvēki, kas ir bijuši, tā kā man arī bija viena klienta, viņi paņēma projektu. Tas bija, man liekas, pats pirmais projekts, ko es kā arhitektu birojas paņēmu. Rītīgi lēti. Tad viņi to projektu mēs realizējām, viņai vajadzēja vēl citu projektu. Tur jau mēs paprasījām tikai dārgāk. Un viņai tāds, ko tik dārgi, un šitā tempa, jo viņi jau salīdzināja to pirmo reizi. Viņi paņēma, mēs sataisījām, viss bija tā kā forši. Un tad viņi tā kā vēl trešo projektu viņai vajadzēja. Un tad mēs paņēmām vēl vairāk. Un tad vairs neesam dzirdējuši viņas. Jo īstenībā tikai tajā trešajā reizē tā cena bija patiesāka tam, kas ir tirgus vērtība. Tāpat trešajā reizē pat varbūt bija vēl joprojām nedaudz pa zemu nekā būtu jāprasa. Bet viņai likās dārgi, jo iepriekš es biju viņai taisījis to lētāk. Tā kā, man liekas, tad cilvēki sagaida, ka tā cena tikai kritīsies vai paliks konsistence tādā ziņā. Un arī par tev darbu, ko teici, ka ir izmantot, kur parādīt. Es no savas puses līgumos man viss atrunāts, ka es drīkstu to izstrādāt to projektu, izmantot mārketingam, nekādu, klientāts, protams, neprādot, bet, piemēram, kaut kādā mājas projektā es varu tās vizualizācijas ielikt savā mājaslapā vai kaut kur profilā un tādā ziņā parādīt. Jā, tieši tā, to visu var atrunāt laicīgi. Un tad pat var ņemt to brīvo darbu vai to lokāls darbu, un tad vismaz tev būs case studies. Ja tev nav tā jāizdzīvo, ja tu nepaļaujies. Jo pēdējā lieta, ko es gribu darīt, ir ka tev pēdējā Ērika, Kostarikā, kur tu biji, tev vajag samaksāt īri, un viņš pasaka, kur izdara pa brīvu, ja būs labi, es tev samaksāšu. Nē, tas cancels, vaicā upfront, jo realistiski tur nevajag būt naivam, nevajag arī, ka viņi sāks maksāt. Tev vajag iet ar to domu, ka, šis būs mans case study darbs, šis būs mans portfolio darbs. Ja viņš samaksās, bet negaidu to. Bet, visticamāk, joprojām 100% labāk nekā neko nedarīt. Joprojām 1000% labāk nekā vienkārši sēdēt uz dibena un gaidīt, ka kaut kas notiks. Labāk paņemt to free darbu no sava radinieka, no kaut kāda random klienta, lai vismaz dabūtu tos reps iekšā, lai tev būtu tā pārliecība pēc tam klauzoties īstās summas. Kā tur, kur tev reāli ir nevis free work, bet normāli jums ir līgums sastādīts, normāli tiek maksāts, tu maksājumu uzreiz viss upfronti summa, pa daļām sadalīts, kad tu pabeidz darbu, kā tu to dari? Nē, man parasti maniem projektiem, respektīvi tās automatizācijas piltuvs, parasti vienmēr ir setupī un man ir retainers, lai viņus uzturētu. Es respektīvi uztaisu vienmēr to setup tā, ka, es tev varu visu nodot, tā kā tu viņu vari menedžēt pats, es tev parāšu instrukcijas, kā tu vari menedžēt, bet 99% gadījumos nav. Viņi tev maksā, lai tu parūpētos, viņiem to galvu sāp. Un plēnām vienmēr tie cilvēki turpina maksāt tev retaineru, lai viņu uzturētu. Un tur attiecīgi arī ir bijis savs learning curves, kā tu atrunāt to retaineru un kā tu atrunāt to, lai tev tiešām, kad respektīvi tu iedod to finālu projektu, tu viņu finalizē, tu viņu sagatavots, viņš strādā. Tev pēc tam ir, pieņemsim, ja man pirmais projekts ir 2000 uztaisīt kaut kādu to funnel, un pēc tam kaut kādi 800 eiro mēnesī, lai uzturētu viņu, tad tāds standarts summas ir bijuši. Respektīvi, tas pirmais bulk darbs ir dabūt to, tad pēc tam ir tāda maza uzturēšanas darba, un tad tu atrunā, ka, rekur, es parūpēšos, lai katru dienu tas funnel strādā, lai katru dienu, ja kaut kāds eiros notiek uzreiz salbošu, es parūpēšu, lai līdi katru dienu ienāk tur, kur viņi ienāk. Es visu to uzturēšu backgroundā, visu ok. Bet nekas papildus virs tam, ko es satrunājuši, netiks izpildīts. Ko es esmu iebredzējis un joprojām savā ziņā iebredzos, ir, ka tev izveidojas labas attiecības tiem klientiem. Viņi ir cilvēki. Un tev reāli tā kā ir connections viņiem. Un pieņemsim viens no klientiem. Kāpēc tas iebredzējums? Tāpēc, ka tad tu gribi viņiem palīdzēt. Tur notiek situācijas, un pieņemsim vienu no ASV čalīt rītīgi labas attiecības, un es tad ilgi viņu sādāju. Un viņam tā, ka viņš ir non-profits. So viņam nemaz nav tā kā baigais tur profits, viņš man sapiķoja. Tīpaši sākumā, kad mums bija tas development stage, mums tam automatizācijām, kas problēma kontentu automatizācijas,
kur mēs ražojām visādas post-distribūcijas un tam līdzīgi. Visu viņš samaksāja tā kā vajag pēc manām reitēm, un viss ok, bet neko nesūdzējās. Un tad notiek scenārijs, kur ok, sākās sezona, jā, viņš vairs nevar tam daudz laika veltīt, aizņemt uz retaineru, jā, 300 eiro mēnesī vienkārši lai uzturētu. Un it kā safe, 300 eiro, lai vienkārši error handle kaut kas notiek, pilnīgi chill, jo man tas neprasa uz laiku, ok. Bet kas notiek? Tu viņi sazinies, saka, hei, vecīt, man nav ko piķot, jā, bet man ir tik stilīgi, es gribu šitādu ideju realizēt. Nu, vai nevar, tā vienreiz izdari, tā otrreiz izdari. Un tāds laiks aiziet. Un tā es esmu iebraucis. Un tas cilvēks, tu viņu strādā jau pusgadu, vai ne? Tev ir labas attiecības viņu. Un viņš vienmēr tā kā, kad sākumā viņš strādāja, viņš tā kā actually piķoja, tā kas ir. Bet tas ievalkās. Ja tu tā kā nesetos uz boundaries, tad viņi tiks tā kā iet pāri. Un tad beigās tu uz 300 eiro mēnesī tur strādāji, kā viņš būtu full retainers, jā, tur 1000 pāri mēnesī. Un tad ir tādas smagas sarunas vajadzīgas. Tev vajag tā kā onoties uz savu iebraucienu un pateikt, hei, vecīt. Es nevaru tā turpināt, jā. Man ir klienti, kam man vajag uzmanības, viņi nevar veltīt tev uzmanību, jūs tagad vēl tev uzmanību. Šā summa ir tam, lai es izdarīšu šito, vai nu maksā vairāk, vai nu es daru tikai to. Tev jau bija tā saruna, vai viņi ir jābūt? Man būs. Man būs. Jā, tas atkal, man liekas, ir pa tām robežām. Tāpat tās, ka es 2 naktī atbildu, un pēc tam viņš tikai visu laiku liekas, ka ok, tas ir tā. Jā, un man tieši pēdējā laikā es esmu tieši atskatījos savu darba dienu. Viņi ir tikai aizpildīti. Es nesen lasīju Essentialist, man viņa laikam nav prokam, ir tāda grāmata Essentialist, kur viņš izstāsta to, ka pa lielam 99% no lielām, kur dara nav tā kā essential tipu. Tas man liek atskatīties, fuck. Un cik reāli es sadalu visus savus projektus, kas man šobrīd noteikti, cik no viņiem es pelnu naudu. Kur 10 projektu reizē, varbūt tikai 3 pelnu naudu. Tad 3, cik daudz pelnu vēl, ko no summas tikai viens tur klibo, vai ne? Un tad man tā realitāte, hei, ja es to vienu izmet ārā, aizpildu viņu kādu, kas tā kā maksā tikai 2, tad es pelnu procentuāli krietni vairāk. Un jā, tas tāds reality checks, kur tie sākotnējie klienti, kas bijuši šitīgi labi, viņi tev arī vienmēr tā kā velkās līdzi, viņus lai gaida tās summas, tu, ko tu teici, bet tu pareizi darīt, tu vienkārši cēla cenas tā kādu, kā vajag, un tu viņi atkrīt. Un tad viņus aizpildu citiem klientiem, kas maksā tās summas. Tas ir dabiska progresija. Viņi pēc tam var aiziet atrast citu aģentūru, kas tā kā tu sāc, un tad viņi ir gatavi maksāt par mazākām summām, un tad tāds tirgus aizpildās. Bet jā, tev jāreitinās tie pirmie klienti, viņi bieži vien ievelkās, jā, un turpin tev sādi ilgāk laiku. Un tad ir tāds, jo es esmu labs cilvēks, nu, es tā gribu domāt, gribās tam cilvēkam tā kā turpināt to servisu piedāvāt, pat ja viņš ir tas, ja viņš tagad, ja viņam vaicā, ka ir mazāk nekā tu parasti vaicā, tāpēc, kad viņš bija viens no pirmajiem, ne? Viņš bija tas, kurš tev sāka maksāt, ka man neviens nemaksā. Un ir tāds, viņš psiholoģisks tāds, fuck, tas ir relationships. Un tīpaši, tad nav daudz tie klienti kā man. Tad jā, kaut kā nevalk. Ļoti individuāli tā pieeja, un tad tas ir tāds... Jā. Jo man sanāk, jā, viņas tur diezgan ilgi, viņas tur uzturēt. Man ir bijuši vairāk, kuri vienkārši tā kā dara un deal, tu izdara visu, jā. Un tad, jā, tas vienkārši notiek un aiziet prom. Tad man tie, kas tā kā turās uz retaineriem, tur jau ir attiecības, tur jau ir tā, ka tu nevar īsti. Labi, kā mēs jānobeidz? Ko mēs vēl varam, kāds noslēdz jautājums? Es vēl gribēju jautāt, tā kā... tu teici, piemēram, ko tu ieteiktu savam jaunajam, es nav tikai jaunībā, bet vēl es gribēju domāt, ja tagad, piemēram, tev būtu atkal, tu, piemēram, teici, ka tu Etsy sāki, ja tagad tām zināšanām, kas tev tagad ir, vai, ja tu sāktu Etsy, vai tu varētu tā kā actually panākt, ka viņš darbojās, kā tev liekas? Jo reāli jau jebkurš biznes var darboties, cilvēki pelna brilles taisot, cilvēki pelna taisot spilvenes, cilvēki ar mākslu taisot pelna. Ar visu to var nopelnīt, vienkārši kā tam pieeja. Tev ir taisnība, jā. Visu to var nopelnīt. Es varu šo piekomentēt šitā, kur tagad ar savām tagadējām zināšanām es varētu izdarīt, jā, daudz vairāk nekā es pirms tam varēju izdarīt. Un tomēr man tagad, mēs pirms tam arī šito kaut ko runājām, kad mēs runājam par telefonu. Ir dažādi veidi biznesi, un dažādi biznesam ir savas škrobas. Yeah. Tur Etsy'iem ir rītīgs plus tas, ka tu viņu var darīt jebkurienes, un tev nav jādīlo cilvēkiem, tev jau jādīlo customer support, bet tā nav actually jāatrast sales calls. Tev jādara visu šī, ko mēs tikko runājām, bet tev vajag skriet pakaļ invoiciem un visādas tam līdzīgas prikals. Bet tur tas mīnus ir tas, kad jā, tev vajag upfront cash, lai viņu marketot. Tev vajag upfront cash priekš inventory, lai tu izmantotu printāru menu. Katram savu iebrauzienu. Un tas, ko es varētu pateikt savam jaunajam,
Teikt, kā, ja viņš tagad taustās apkārt un mēģina kaut kādu biznesu, ja tur bija dropshipping, tur bija print on demand, tur bija startup, vai ne? Es viņu apsēdinātu, viņam tā kā iziet cauri tai matemātikai un likt viņam saprast, ka katram biznesam ir tā kā savas lietas, būs lietas, ka tev šobrīd ir grūti, jo tavs biznesa modelis prasa šito un šito un šito. Kas tev nav. Man tajā laikā bija 0 kapeikas. Es dzīvoju broke. Es tur kapeikām dzīvoju. Un jā, es tam pieeju. Es teiktu, ka aģentūras biznesa vai pakalpojumu biznesa ir visvieglākais, ko sākt. Tāpēc, kad visu, ko darīt, tu pārdod savu laiku, tāpat, kad darīt darbā. Tas vienkārši darbs pēc priekšnieka. Infoprodukti mūsdienās ir populāri. Tas tā kā varētu būt nākamais, bet viņš nav īsti ilgtermiņā, jo tur sanāk, ka tu vari ātri dabūt cash no informācijas, bet tagad, kad cilvēks uzņem informāciju, tad viss turpināt pretināties. Tur arī sanāk, ka tev vajag investīcijas, lai dabūtu to uzmanību, to distribuciju. To jaunu visu laiku. Un tev visu laiku vajag, tas nav tā kā sustainable, bet quick cash laikam tas strādā. E-komercija grūtāk, jo tur tev vajag visu laiku pa slāņiem atpakaļ visu profitu investēt. Tev dabūs piķi, tu nevarēsi sev baigi algu maksāt. Aģentūrās ir savā ziņā viegli, gan piekritīs, un ja dabūt tur upfront tur 10K, tad pa lielam viss ir jāiziet tev, ja vien tu tagad sāc deleģēt ārā algu citus, pa lielam tu izpildu pakalpojumu, tas tev izmaksās laika ziņā tik, un tu vispārējais paliek tev. E-komercijā tā nav. E-komercijā tev actually vajag to piķi reinvestēt iekšā apakaļ inventorijā, apakaļ infrastruktūrā, apakaļ marketingā. Un sasā vai startupos, ko es pirms tam mēģināju sākt, tur ir pilnīgi cita pasaule. Tur tev jārēķinās, ka tu gadiem vari būvēt to startupu, mūsdienās ātrāk, bet tu gadiem vari būvēt to startupu bez nekāda profita, un tu tev vajadzēs ritīgas investīcijas no investoriem vai no kaut kurienes, lai dabūtu cilvēkus, lai viņi izmanto to jauno produktu. Un tikai tad var būt tāds, bet jos ir nenormāli liels tas build-ups, nenormāli vēl dabūs cash flow, tev vajadzēs cilvēkus palīdzību no ārpusēja investīcijas, lai dabūtu to. Un es tajā laikā visu to nezināju. Tagad es to zinu. Tagad es esmu pietiekami ilgi bijis, lai saprastu šīs biznesa lietas. Un es pat nezinu, vai to kaut kur... tu mācīs notiek kaut kādā skolās. Es neesmu mācījies biznesa skolā. Tagad tīri no dzīves skolā. Bet es arī, es pieņemsim inkubātoru programmā biju, tur daudz ko mācīju par biznesu. Un kaut kā šito bet arī tur ir aspekts, ka dažādos dzīves posmos tu iemācies citas lietas. Tajā dzīves posmā es varētu apsēdāt to Kārlīti un mācīt. Viņam varētu būt, ka viņš vienkārši pārlos pār galvā visu tā info. Viņš vienkārši viņš nav to izjūtas sādas, viņš nesaprot. Es varu atskatīties, tā e-komercija tas nestrādāja. Tagad atskatos, es zinu tās grūtības, es sapratu, kāpēc man nestrādāja. Jā, es varētu mēģināt tam pieeja visam citādāk, ņemot vērā, kad es zinu, ka tās būs šīs grūtības, tad es tam visam strateģiski pieeja citādāk. Kā tev ir pieņemsim, tev jau plāni nebija pirms tam kaut kāda old, nezinu, tur biznesa modeļi, tad tev plānām tikai pakalpojumu biznesa bijis, ne? Nē, īstenībā man arī ir Etsys. Man īstenībā viņš vēl joprojām ir aktīvs. Un man ir digitālais produkti. Un ik pa laikam kaut kāds Eriks ienāk kontā. Jā, tā kā, īstenībā, ja es to būtu turpinājis un es būtu scalojis, bet es nezinu kāpēc, bet es apstājos vienkārši tā kā, jo es neredzēju to ātro returnu. Es apstājos. Un pēc tam viņš kaut kā, viņš pats tur savā dēvā ir un kaut kas tur ienāk. Un galvenais sākumā ir kaut kāds atlaides lika un viss tā. Bet tagad man tās atlaides nav, jo tur visu laiku viņas jāķauno. Man vienkārši pa pilno summu ir. Un ik pa laikam kaut kāds ienāk ieripot. Tādā ziņā, ja es gribētu, es varētu mierīgi tam pieslēgties un tas arī aiziet. Tāpēc es print on demand es arī taisījis caur vairākām platformām. Kaut kādi man tur ir ienākuši, bet tur tā mazāk ir bijis. Es Amazonā grāmatas esmu taisījis krāsojumās bērniem. Tur arī kaut kāda man nauda bijusi ienākusi, bet pa lielam tur gan es esmu vairāk, man liekas, iztērējis nekā es dabūjis returnu. Bet tādā ziņā es arī esmu daudz ko pamēģinājis, paeksperimentējis. Vot tieši tagad saka, kad tur nav tas quick returns, tiem projektiem vienkārši nav. Un jā, kad es aiziet apakaļ pie savu Kārlīšu, kurš nezinu, kā sākt, kurš nezinu, ko darīt, es viņam mēģinātu arī šito dušiņu biznesa knowledge paiet, lai vienkārši nesākas sarežģītāko lietu. Daudz loģiskāk sākt, jo, kad tev nav naudas, kas tev ir tev laiks, daudz loģiskāk pārdot savu laiku, iegūst kaut kādu prasmi, ko kāds cits gribētu pirkt, pārdot savu laiku. Kāpēc, lai es tagad ietu un mēģinātu pārdot kaut kādu fizisku produktu, mēģinātu pārdot kaut kādu drošību produktu? Es eju cauri, vienkārši lieku sev tik daudz čaišus priekšā, kurš man nav vajadzīgs, jo es varu vienkārši to visu uz pakalpojumus.
un dabūt naudu. Tagad man ir nauda, tad, hei, man ir ar ko spēlēties. Es varu tur investēt iekšā produkcijā un sākt pārdot savus brillītes. Vai ne, es varu sākt tur investēt savā startupā, vai ne, vai kaut ko, vai taisīt kaut kādu developu, kaut kādu appu. Bet tur vajag kapitālu. Viss vieglākais, ka dabūt kapitālu pārdot savu laiku, jo tas tev parasti, tas tev vienmēr ķipa pūs teorētiski. Nevis tur vakaros skaties kaut kādu Netflix vai spēlē kaut kādas video spēles vai ko Eirukā. Eirukā, jā. Un tā kā mēs pirms tam arī pieminējām, tu jau šobrīd pārdod savu laiku vienkārši savam darba devējiem. Protams, līgumu, jā. Visiem ir līgumi, tur varbūt nav tā, ka tu vari viņi darīt to pašu, ko dara darbā citur. Bet, vienkārši vajag iziet no mentalitātes, ka tev obligāti jābūt darbā, lai tev kāds algot. Ir cilvēki, kas būs gatavi samaksāt, ja tu viņam atrašana problēma. Viss. Viņam nevajag. Galvenais rezultāts. Un īstenībā tagad arī par to, ko teikt jaunajiem man ir mazāk māsa, viņai 16 gadi ir, un viņai šausmīgi patīk viss šī tā mentalitāte, ko es daru, un es viņai tur ik pa laikam iesaku kaut grāmatu, ko tur izlasīt, un tā. Un es redzu, ka viņa arī grib kaut ko mēģināt, bet viņai ir kaut kāda nauda iekrāt, bet viņa rītīgi baidās. Un tad es viņai reku, pamēģinu menedžēt Instagramu, tas ir tīri, viņa nav nekāds risks viņai, jo tur ir tīri laiks. Un tad vienkārši, lai viņi saprot, lai viņi to pirmo piķi dabūtu, kā teikt. Un tad ziņā, man liekas, viņai tas ir milzīgs advantage, jo viņa jau Viņa ir 16 gadi, viņa 16 gados jau kaut kādu pirmo piķu dabū, kad es kaut 2-3 gados, cik tur milzīgs starpība. Tagad viņa būs 23 gados, viņai jau būs tur, kur es varbūt tagad esmu. Un tas man rītīgi priecē. Un es varbūt es nevaru pats sev jaunajiem pateikt, bet man ir cilvēks, kuram es varu pamācīt, un tas man rītīgi priecē. Tas ir rītīgi forši, jā. Un man vēl rītīgi patīk tas, ka tu pieņemsim, tas vai mamma pasaka, iemācīs kādam citam menedžot sociīšu. Tā prasme noderēs, gan izvēlēt ko citu, ko darīs. Tu apgūsi prasmi, kamēr tu darīsi to lietu. Un pēc tam, kad gribēs pārdot kaut kādu produktu, brilles, joprojām vajadzēs izmantot sociīšu, gan pārdot distribūciju, joprojām būs svarīgi. Joprojām ir kāds skills, ko tu var apgūt, visticamāk noderēs. Pa lielam, es savam sīkiem es noteikti mēģinātu, dažiem varbūt iedarlē šito, ka tev daudz, tev nevajag sarežģīt dzīvi. Un apgūst prasmes, kas vērtīgas, darot pakalpojumus cilvēkiem, kuriem vajag viņam atrašana problēmas. Jā, galvenais rezultāts. Dari lietas. Labi, tas visiem. Tur bija ilgi. Es filmēju. Es ceru gan, jā.